Ladies and gentlemen, mēs atgriežamies. Šodien mums ir, kā vienmēr, Toms. Mani jūs varbūt daži pazīstat. Tom, prezentē man lūdzu. Artūrs Volkovs. Paldies. Un mums garam gājējis reālais Ilvars. Liepiņš. Kuram šodien ir brīvs vakars. Viņam ļoti brīvs vakars. Un viņš grib šodien runāt ar mums. Mēs tā arī pieturēsimies. Nākotnē uzaicināsim kādu cilvēku, kurš mums interesants. Vai jums interesants, jūs varat ieteikt kaut kur tur komentāros, ko jūs gribat redzēt vispār par kādam tēmam. Bet mēs šogad mainīsim koncepciju. Skaties, rekvizītāri atnāca. Met šurp. Paskaties. Mums ir cimdiņš. Viņš mums noderēs. Tas ar noderēšu. Maisiņu arī dod. Maisiņš vajag. Starp citu, kur maziņāks man bija? Kaut kur pazaudēts. Tev vajag? Būs temats. Ļoti labs temats. Ar ko mēs sāksim? Mēs ilgi neredzējām viens otru. Nē, īstenībā mēs redzējām viens otru ļoti daudz reizes, bet... mēs nevarējām kur mēs pazudām vispār? Atrisināsim šito mēs lietu. Mēs pazudām aprīlī Rāmavā. Mēs uzfilmējām video, bet visām montāžām mums beigās mēnesi vēlāk mēs to video vairs nepublicējām. Un tad jau sākās dušīgi aktīvā šaušanas sezona un... Jā, Toms nevarēja jau. Jā. Pēc tam mums nesaprašana bija, mēs nevarējām savākties nekādīgi, tāpēc, ka visiem bija šaušanas pasākumi kaut kādi. Koncepciju mēs mazliet pārskatījām un mainījām. Labi, nestāsti, ka mēs neko neesam mainījuši. Viss tā kā ir pirms tam brīvā improvizācija. Es gribu samelot, labi. Es kaut ko gudru gribēju kaut ko gudru pateikt. Mēs it kā gatavojamies, bet neko mēs negatavojamies. Tas nav manējais. Mēs brīvā formāta, kā vienmēr komunicēsim, un ciemiņi mums runās, ko viņi grib. Tieši tā. Bez pikstuļiem. Bez cenzūras. Bez pikstuļiem. Gribat lamāties, gribat nelamājieties. Tom! Kā tev gāja šaušana un šitie sezona vispār? Kas notiek Latvijā tava krājā? Manā krājā? Man šitas gads bija diezgan izaicinošs saistībā ar Minhausenu. Sagatavoties Minhausenam. Un tagad ir sākusies nākošā problēma, jo pirms Minhausena man jau gribēja kolektīvu braukt šaut. Es viņus visus atteicu. Un tagad man ar viņiem ir līdz oktobra vidum jātiek galā. Visas sestdienas, svētdienas ir ciet. Kāpēc? Tas ir eksāmeni viņiem vajag iekšējā? Nē, iekšējās kolektīvu šaušanas un augustā, kā teikt, baigās vaļas nebija viņas ņemt pretī un tagad ir... Tu noguris? Nē, es esmu izbasījies, ka es nevaru paspēt izdarīt to, ko es gribu izdarīt. Uz vienot valstī rudens posmu es netiku. Tur bija atkal citi pasākumi, tur jaunietim basīts un tā tālāk. Tad arī jāizvēlās kaut kādas prioritātes svarīgāks par šaušanu, tāpēc es bišķiņu apskaužu tos džeks, kas var bišķi vairāk uz tiem mačiem izbraukāt. Vienot vēl saku, ko tu gribēji šaut? Zini kā, pēc pirmā posma aprīlī, tas vilnis bija tāds ritīgi, jā, davai braukšu vēl pašaut, bet tā apņēmība ir, un tad tu vienā brīdī saproti, ka tu īsti nevari paspēt to visu izdarīt. Un es gribēju to 6,5, man jau bija tā doma uz ādažiem tikt. Papīrā viņu izrūcināt, kārtīgi saprast, ko viņš dara, jo es viņu kā noliku pēc vienot valstī, tā viņš arī stāv šobrīd, es līdz pie viņa vēl neesmu pieķēries, bet jebkurā gadījumā tā ir tā apņemšanās. To 300 vajadzētu šogad arī jau nākošajā sezonā bišķi varbūt vairāk parūcināt. Papīrs parādā. Kurš ir meistars? Protams, šogad tur ļoti daudz parādā. Gongs vai sāps, trāpīt var. Bet es dzirdēju, ka tev kaut kas tur naktī gāja labi, bet nezinām kāpēc. Nekur nav atspoguļots. Kurš pirmo vietu paņēma? Baigi skaļi nav publicēt. Veči, come on. Kā tev gāja? Es uzvarēju. Jā. Kas tas pa pasākumu bija? Tā bija nakts šaušana. Ko rīkoja Apple? Tas bija jaunievedums pieredze. Tas bija pirmais izmēģinājums, vai vispār tas iedzīvosies un ko darīs. Es nevienu reizi mērķiem līdz kilometram. Es nevienu reizi nepiedalījos. Nē.
Tur 2 disciplīnas bija nakts redzamībām vai ar termo. Jā, bet koncepts ļoti pareizs, interesants, saistošs un tā tālāk. Bet, jā, kā jau mēs te pirms ieraksta sākuma runājām, tad kaut kādu upgrade bišķiņu vajag, jo dažiem džekiem jau paliek pa vienkārši tas kopējais gājiens. Bet, mums ir tādi cilvēki, Es domāju, tu to daļu teici, ka mērķus neredz termo, ka vajag upgradeot tehniski labāk. Nē, nu tas jau, izšāva, jā, trāpīt var, redzēt var, kas var redzēt, kas nevar redzēt, jo tie mērķi man šaujot ap kaut kādiem 1 naktī, kilometrs bija tā tīru sajūtām, tad tikai redz, ka kaut kāds cilvēks nolaižās un paceļās atpakaļ. Ēniņā. Jā, ir tāda, bet tīri startā viņi ieraudzīt, bija jāpacīnās. Līdz ar to pie tā šaušanas, es domāju, ka tur ir kaut kādi elektriskie sildītāji jācērt klāt vai kaut kas tāds, jo, pirmajam šaujot vai pēdējiem šaujot, es domāju, ka ir diezgan drastiska atšķirība par to, kā sacensību dalībnieks var uztvert un ieraudzīt šos te mērķus. Tā kā tas, un kas man pie tās, jau bija divas disciplīnas, bija termo un nakts redzamība. Tā ir nakts redzamībai, to gaismiņu sābiem pielikt klāt, baigā jēga jau no tā arī īsti nav, jo vakarā aprīlī tajā naktī skatoties ar ceisu, es arī ar dienas optiku redzu tos mērķus. Līdz ar to tāds jautājums par nakts redzamības iekārtu spējām, tumsā kādai te būtu jābūt, tas ir tāds apšaubāms jau variants. Tas nav masonu zīme. Nav masonu. Es tur nesastāvu. Bet kopumā ļoti forši, prieks. Bet jā, varbūt tas pasākums ir jāizvērš kaut kādā nedaudz savādākā formātā, kad ir atsevišķa pasākuma. Jā, tikai, jo, Nogurdinoši, cik es sapratu, ja? No rīta. Ir, jā, ja tu aizbrauc kaut kādos 2-3 mājās un no rīta jau 8 jau ir jābrauc atkal iekšā uz šaušanu, tad, bišķi pa īsi ir. Bet es arī pats svētdienā nešaubu. Man Jānis teica, ka var palikt telt? Nē, es pavasarī paliku. Tu jau kaut 2 stundas braucot, bet tāpat tu neesi. Ja tu pirmajā dienā 8 esi atbraucis 2-3 naktī, tu aizgājis gulēt, un svētdien ir 8. Saviļņots. Nevar tur. Jā, protams. Es aizbraucu uz nakts šaušanu. Man galvenais mērķis pavasarī bija aizbraukt uz nakts šaušanu, jo es gribēju saprast, ko es varu no savām iekārtām dabūt ārā. Un man nebija tas pašmērķis par to, ka es gribu piedalīties pārējā vienot valstī ambrāžā. Līdz ar to man tā svētdiena arī atkrita, bet ja es gribētu abus, protams, ka var to izdarīt, bet man liekas, ka diezgan, nedaudz varbūt nogurdinoši, bet es pieļauju, gan jau kāds domās, ko tie tur čīkstis, ko viņi saprot. Tur kāda diviziona nakts šaušana bija vispār? Ar nakts un termo. Mums ieteikums. Uztaisiet lūdzu ar lukturi. Tik jaudīgi lukturi. Es dzirdēju, ka cilvēki pa nakti varēja pat ar dienas optiku šaut. Ja var lukturīt pievienot, ļoti labi. Tas būtu interesanti. Dažādāk. Tas ir tā kā mednieku kategorija, var teikt. Ja? Man ir kaut kur tā veca. Man ir mājās. Ir viņu vajag. Bateriju pāku. Tāds prožektors. Bum! Bum! Tāds stars. Bum! Ļoti interesanti. To jau vajadzētu ar gludējiem. Un vēl 2 atstarojušas. Tālšaušana ar gludēm, tas ir nākošais līmenis. Man ir šogad Sotekš ar gludējiem un lejš lukturiem. Pa parabolu šaut, tikai pum! Tā vienmēr tālšaušana. Vispār, kas ir tālšaušana? Varbūt definēsim? Latvijā vai pasaulē? Latvija. Mums ir daži uzskata, ka 300-nieks ir tālšaušana. 300 var uzskatīt par tālšaušanu? Latvijā, jā. Tas ir starts vai viss tas Latvijā ir top? Tas ir, man teiks, tops, jo kas Latvijā ir? Latvijā vispār ierobežojušies faktors ir šautavs. Latvijā tālāk pa 300 oficiāls šautavs nav.
Respektīvi, jā, ieroci pēc likuma medību laikā platībās var piešaut, bet tā, ka tu varētu trenēties patstāvīgi, tev nav. Kāpēc? Tikai vienota valstī. Piesaki daudz lapsus. Vienota valstī. Baigi daudz lapsus. Bet sacensības tu neudrīk. Jā, vajag drošību. Latvijā 300 ir maksimums. Nē, jā, diemžēl mums ir ierobežojušies faktori. Tāpēc mēs arī braukājam visi pa apkārtni, pa Lietuvām, Igaunijām. Igaunijas arī dzirdēja kaut kādu lielu šautuvi, bet tur neviens nebija vēl. Arminiekiem Lietuvā nākamgad būšot Lietuvā virs kilometru. Aleluja, es dzīvoju blakus Lietuvu, beidzot tur aizbraukšanos. Kris Baumas, kasot. Viņam aizvērās viena cieta no īpašniekiem, tur bija problēmas visādas, un tagad būšot vaļā. Kā bija? Cilvēka nav vairāk, viņš vienkārši aizgāja. Bet lietuvieši, man liekas, ka mums arī šajā jomā ir tā kā bišķi priekšā. Gan PRS, gan tālšaušana. Lietuvieši draugēļas ir šau standarta 308 polē. Es vienmēr satieku. Viņi pat ar maskalibranēm šau jau aktīvi visu. 2DVLR visu viņi priekšā. Es tur nelienu, tur ir, es paskatījos kādas plintas, tur ārprāts. Mans ģimenes budžets neizturēs maskalibrina. Izrādās maskalibrina var maksāt kā nopietna karabina. Jā, nemazāk. Ļoti nopietni. Tad, ja runāja par šaušanu, tālšaušanu, tad Latvijā 300 limits. Bet vispār tas pasauli viņš tikai sākās no 300. Jā. 300 ir iesaistīts. Tātad mēs definējam. Sākums ir, Latvijā ir beigās, 300, tas ir maksimums. Šautuves, izņemot vienoti valsti, tas ir vienīgais pasākums, kuru var realizēt. Es ceru, ka būs vēl kaut kādas sacensības. Es nezinu. Nē, vēl jau rekur 300 plus jau šāva ieroču izaicinājums. Zemesardzes šautuve Ventspilī viņš tika, bet šogad vairs nebija iespēja. Nebija jau vairāk uz 300? Nē. Tur bija 500 ar kaut ko, viņi šāva pret tādu būdiņu. Jā, es atceros. Ar kokiem. Tā būdiņa esot sapūsa, sašauta un viņa arī esot beigusies. Man nesanāca apmeklēt. Līdz ar to 300 metri tur arī palika. Šogad vairs neļāva. Bija interesanti, tu biji? Jā. Man nesanāca. Tu visu palaid garām. Es tev gaidīju. Es ar sievu atputos siltais zemes. Kā sievu atputos, es šauju. Tur beidzot Latvijā viens cilvēks parādīja, kā iztīrīt pareizi ieroci 5-10 minūšu laikā. Ar pastiņu? Ar pastu. Jā. Galvenais parādīt, kā iztīrīt pēc tam to pastu. Bet paldies, Dāvid, tu man ieteici to eļļiņu, ar viņu krietni labāk. Es neatceros to nosaukumu. Mēs viņu pieliksim te. Mēs varam, labas lietas var radīt, jā. Te mēs ieliksim viņu kaut ko. Tā nav reklama, tas ir atsauksmes lietotāja, reālās atsauksmes. Jā, ļoti labi, tīrās, ļoti forši, superīgi, un jūs iekonomēsiet daudz laika. Tas ir reklāma. Un vēl apgāz, tur daudz mīts par šlaucis, turpas tīrīšanu un pastas berzēšanu. Bet pagāju, tikai tīrīt iemācījāties jūs tur? Tas jau bija galvenais, kāpēc es braucu. Tev galvenais problēma, jā. Ar šaušanu tev nav problēmas, jā? Tu šauta, kā dievs. Jā? Bet es dzirdēju, tev labi rezultāti. Bet mēs pie tā pieskarsimies vēlāk. Bet brauc dēļ šī pasākuma, jo izķegāsim tūlīt. To video radīja draugs, kuram es visu laiku prasīju, pasaka, kā tu tīri. Viņš ir es tev nofilmēšu video. Atsūtīšu. Mums gaidīja 1 mēnesi, 2, 3, un tad dzird, viņš būs pasākuma. Bet video tāpat tad aizbrauc. Tu ir filmēji, Džeki, video bija nosūtīts, kā bija. Bet viņš pats tā arī nav uzfilmējis joprojām. Ko es varu teikt? Es laikam zinu to cilvēku. Mums vajadzēs beidzot parādīt cilvēkiem, kā iztīrīt plinti Latviju uz video. Mēs drīz savāksimies, jā? Pie ugunskura pasēdēsim, šim plinti patīrīsim. Viņš tur pat blakus kaut kur ir? Viņš nav, es palūkšu viņam šitais te copyrights un iztīrīšu. Davai. Parādīs principus, kas tas tāds riktīgi interesants. Tas man liekas, tas lielais mīts, ka katram ir savs šitas slepenais veids, kā viņu tīrīt. Nav tāds... Minhausenā arī tur kaut ko tīries. Minhausenā pirmajā dienā šautuvē Džeki bija kā viņam bija nosaukums? Kaut kāda saistība ar Milkamp.lv. Milkamps bija, Viņa bija arī vienot valstī Džeki. Milkams bija, tad Bundzēns savu šmaiseru atved. Viņš tur... Kur nekad netīri? Viņš tur briesmīgi netīri. Pusautomāti, jā? Jā. Ak, Dievs. Tā viņi tur, man liekas, ka diezgan ilgi dabūja ar viņu tur pacīnīties, bet Aivars teica, ka ir labi. Beidzot, šmaiseri ir tīrs.
Nē, viņi tur rādīja, pēc tam kaut ko tur meklēja pa kaut kādām grupām, kurš kaut ko nopirka, nezinu, kāpēc. Dubultā bija samaksājis. Dubultā bija samaksājis. Pa daudz bija samaksājis. Godīgi cilvēki, redzēt, atgriezt, malači. Bet, tā, ja mēs pieskaramies pie šitā tā, kā mums ar vienoti valsti aprīli, mēs sapratam, tur nekā sevišķi interesanta nebija, bija viss kā vienmēr. Intrigas nekādas, izņemot nakts šaušanas sanāca interesanti. Ja tā bija pirmā reize. Dom tev apsveicam, pirmā reize un pirmo cepuri nost, malacis. Es zinu, kāds ir būt pirmajā. Jā. Ja es pirmais patas kausas kilometru sābos vinnēju. Tu pārējie ir tikai termo vai nakts? Kategorija. Termo. Pirmais Latvijā termo. Toms. Termotoms. Savu kolēģi pieminēja. Bet viņš tur nepiedalījās. Nu, labi. Un tad, bet tā pa lielam, nebija aprīli interesanti. Tur kaut kā bija vietas, kaut kas mainīgi, tur šaušana tā. Man neaizgāja. Tas pasākums jau kļūst viens un tas pats katru gadu un kļūst garlaicīgi. Nu, kā kuram, skatoties, ko šaut un uz ko tu izēji. Es domāju, ka izaugs, vajag izaugs. Ja tu sasniedz kaut ko, tad tev vajag izaugs. Tad mēs maigi pārējām pie šī gada, ne šī gada, bet tagad pēdējo vienoti valsti, kā tur gāja, jā. Ļoti labi, man liekas, bija interesanti. Rezultāti ir kosmiski uzauguši. Vienkārši mednieki šauj, vispār mums profiņiem tur nav ko darīt. Aprīkojums ir uzaudzis vaiprātīgi. Es ļoti ceru, ka tie mednieki, kuri mednieku kategorijas skaitījās, ja viņus pārkvalificē par profesionāļiem, ja par sportsmeņiem, viņi šaus sliktāk. Jo ja viņi šaus tāpat, man nav ko darīt šitai sportā. Jo viņi tur bez mazījumiem, fantastiski, es tur aplaudēju, līmenis tiešām ir augsts. Es dabūju personīgi godīgo 19. vietu. Bet man bija citi mērķi. Man šogad bija mērķis, lai mana meita, viņa tā kā startēja šogad sportsmeņos jau, par iepriekšējiem gadiem viņa tur paņēma mednieku kategorijas kaut kādas tur 2, 3, neceros vietas. Viņa labāk zina. Bet viņa jau profiņos startē. Un es saku, izmeitiņ, šogad tu rekordu noslēguma pati cīnīsies. Sākums bija fantastisks. Viņa trīce parādījās, viss kā es viena, viss tremoru noķerā. Un, protams, jā, viņa pirmais bija augstais stobrs, viņa pat neizšāva, jo aizmirsa par paralāku, baigo stresu noķerā, varēja redzēt. Un pa laiku neizšāva. Laikā neiekļāvas. Jā, viņa par laiku aizmirsa pa paralāks, viņa grozēja kaut kā attālus no 6 līdz 3,6 visu laiku, domāju, skaidra kredi. Reāli stresiņi. Viena pati, pirmo reizi. Pēc tam cepuri savācās. Nebija viena pati, tur bija 100 pāri vēl dalībnieki. Kur tu stāstīji pati? Viena pati šau, viņu nevarēja atbalstīt. Bet mēs atradām laiku haku, nevis, kā es pateicu sākumā. Ko jūs ņirdzat? Arī tā var teikt. Un es saku, tu pajautā tiesnešim. Ja tiesnesis atbild, tad tas ir legāli. A viņa pamēģināja, ja tiesneši atbildēja, cepuri nost maleči. Izmantojiet. Tiesneši drīkst palīdzēt mednieku. Sieviešu kategorija viņa kaut ko tur paņēma ļoti labi, bet viņa izgāja cepuri nost viena pati lādēja visu. Protams, cilvēki viņa palīdzēja no malas, paldies tiesnešiem liels. Un, jo viņi tomēr skuķis 17 gadīgs un nevar atstāt. Es domāju, tas ir sūri profiņos mest bērnus. Tomēr vajag uztaisiet atsevišķu kategoriju. Netaisīšu kategoriju. Nav tik daudz. Tāpat tās stendu šaušanā. 3 kausu lieta. Ja tu esi juniors un ja tu esi meistars izšaus, tad tu esi meistars. Te ir privāts pasākums. Viss. Kā grib to dara? Tu gribi iedalīt jauniešu kategoriju vai atsevišķu meiteņu? Jauniešu kategoriju un jauniešu vēl sadala meitenēs. Bet jauniešus tur, cik tur jaunieši ir? Bet kāda starpība, cik jaunieši? Ja mums bet ir viens plus, nav viens, tur vēl cilvēki. Šogad uztaisīt citās sacensībās jauniešus, tur 3 dalībnieki bija. Kāda starpība? Šogad viņi 3, pēc tam viņi būs 6, pēc tam būs 20, 30. Un katrs jaunietis var piesaistīt vēl jauniešus, kad viņi uzzinās, ka tomēr ir tāds sporta veids, jā. Tad noņemt ierobežojumu. 16 gadi.
Kādu 16 gadu? 16 gadiem, jā. Viņam ierobežojumi. Jā. Nu, no 16 gadiem, labi. Līdz cik gadiem? Nē. Līdz 18. No 10, lai sāk. Un tad saudzināja. Mums tur ir problēma ar likumdošanu. Nu, es saku, noņem ierobežojumu. Mēs te diskutējam par šito tēmu, bet nē, likuma tur bija. Tur no 16 Ir gadiem. no 16 gadiem. Nu, viss tur bez Tas variantiem. ir ierobežo visu. Ja, mēs likumus ievērojam. Tāpēc meitai visu cieņu, drīz viņa startēs, ka pieauguša. Viņai sanāca, viņa kaut kādu vietu paņēma. Tētis ļoti lepns. Man meita vispār šogad. Es esmu lepns tev šogad. Mana meita atdažu 300 arī kulaciņu kaujas. Man jāmācās šaut, es ciest nevaru šo disciplīnu. Es viņu mīlu, bet disciplīnu, bet arī ciest nevaru. Es uzskatu, ka viņu jāšauj visiem must have obligāti no šitā jāsāk. Un pēc tam jāpāriet kaut kādas citas kategorijas šaušanas. Nu tad kā mums tur? Es savu misiju izpildīju. Man nebija tur skumji. Pats es piedalījos tikai, es sapratu, ko tas smaidīja. Es gribēju uz ātrumu pašaut šogad. Man tas PRS patīk, un es domāju, 90 sekundes es kilometru iekļaušos. Viss gāja labi, tīri līdz 700 metriem. Bet manu, 260, 139 greini lodīti nopūta tomēr, un viss laiks nolidoja. Bet man labi gāja nezinīti. Rekordlaiku! Jā. Rekordlaiks, jā. Nu, Es uztaisīju Es tiesāju, kad viņš šāva. Jā. Mums, protams, doma, ka viņš man nolēja, bet izrādās, ka viņš man bija konkurence. Es uz to brīdi nezināju, ka viņš sašāva labāko rezultātu pirms. Cik tur sekundes bija? Nu, mums starpība bija kaut kāds 5, 16, neatceros. 8 sekundes, ne? 7, 8 sekundes starpība bija. Jā. Tāpēc, ja viņš man pateiktu distanci, Tad es pat otrajā vietā nebūtu. Jā, un es atbraucu svētdien. Jā. Es pat treniņa nebiju. Starp citu, es atbraucu svētdien. Jā. Bez treniņa. Jā, starp citu, bez treniņa. Jā. Bet es pierādīju vienu citu lietu. Ko? Ka ne jau mākslā mēs sacenšamies, bet sekundēs. Nu, tur viennozīmīgi. Tur sacenšās Es jau sen tiesneši ar teicu, ka chronometru laiku. tās būs chronografa cīņas pēc tam. Nu, ja mēs runājam par sportistiem. Medniekiem must have vajag mērīt visu kārtību, bet, Mednieks ar parasto optiku un parasto krustiņu nevar nomērīt. Līdz ar to tas arī kļūst. Nezinīt, ja jūs gribat tādu laiku, tur nav laika tam. Tur ir sava tehnoloģija. Ja jūs ar pirmu neaizversiet, tad ar otru aizversiet. Viennozīmīgi to disciplīnu. Ja jūs protat lasīt, protams. Vai jums paveicās, ka daudzi saka? Veiksmi ir jānopelna. Man paveicās, jā. Kāpēc? Paveicās, tāpēc, ka es sagatavojos. Kā tu sagatavojies? Es nešaubu ar PRC, tā es tev točno būtu labākais laiks. Viņš vienkārši nemēra vairs distanci. Viņš to disciplīnu pārvērstis matemātiskos aprēķinos. Olimpiskā disciplīna. Jūti? Zini, kāpēc tu tā saki? Tāpēc, ka tev skaus, tāpēc, ka tev tikai otrā vieta. Nē, cilvēks. Bet ko par tevi vēl bija labāk tāpat? Iekodi, malacis, es jau neapsveicu. Ja tu runā par uzdevumu, man tur bija viens cits uzdevums. Tur puiši no Liepājas bija krekliņiem. 6,5 krītmārs. Malači. Nu, tur čurāja visu 308 un viens bija īpašā krekliņā. Kāda? Viņam bija pretējais. Viņam bija, ka 300 viņš ar magnumam viņš to dara. Es teicu, nedari to. Tu tā kā. Es teicu, nedari, jo tāds man ir kalibrs. Es saku, tu nedari šitā. Es saku, 300, 6,5 krītmāru izpogāt. Un tad mēs sadarējām. Mans uzdevums būtu augstāk par viņu. Jo tad es teicu, ja es te uzvarēšu to krekliņu novilkšu un izdarīšu to, kas tur uzrādīts. Un kad viņu sāca saut, viņu nosauc, viņš ir tur nosauc 6. vietu, 7. Ne, uz otru galu sāk tur 6., 5. nosauc 4. un izsauc viņu.
Velc to nost. Un es biju 3. vietā, iet augstāk par bet krēklu es joprojām nesmu dabūjis. Es pamanīju, ka derībās es vienmēr zaudēju disciplīnu. Nezinu, man ieslēdzās kaut kāds triggers. Mums patīk, ka uz konjaku rubīties kaut kādu. Tur arī aizgāja. Tas man bija interesanti. Es nezinu, man uzreiz uz leju. Tāpēc es vairāk nepiedalos konjaku. Tas sacensības ir interesantāks, ja tu uztais iekšēji vēl kaut kādu... Iekšēji, jā, bet es runāju, piemēram, Polijā kaut kur rubījos nopietnas distances, un tad pēkšņi konjaks galvā stāv, un visu tu nedomā pa sportu, bet pa konjaku. Tu pat nezini, kā viņš garšo, viņš labs vai nē. Un mums pēdējā laiku, starp citu, visi konjaki aizpildi uz kolekciju pie Davis Zaubē. Tas ir kaut kāds brīnums šī gada. Viņš tur vienkārši... Kilometru vai cik tums ar paņēma? Viņš man izpagāja pa vienu punktu. Pa vienu punktu, Karl! Man ir video. Es kaut kur atradīšu. Varbūt pielikšu. Ja mēs pierunāsim operatoru. Jā, kā mēs skaitījām. Viņi visi gāja jau svinēt. Visi. Es stāvu gaidu redzu, ka jūs svoloči. Kā tā? Man mērķis skaitīt 1 punkts, 0. Vienu noravu 0 kilometra. Visi ideāli 9, 10 bija un 0. Un tad es saku, domāju, haidī, man no labas puses uz kreiso pūta un man 0 uz 1:00 augšā. Kā tā? Ne. Un tad es domāju, haidī, man laikam pērcē zdohla. Jā, 1200 bija jau šāvieni. Un tad es saku, Polijā vai kur tas bija? Polijā. Un es saku, domāju, 1200 distances, nedzirdēju. Es domāju, 1000. 1200 šāvieni bija jau ar to plinti. Un es domāju, viss beigās. Un es viņu pārbaudīju rekuru starp citu. Jā. Tas bija pirms kontūzijas vai pēc kontūzijas? Tur es visu laiku dzīvoju kontūzijā. Mēs visu laiku šaujām ar PRCHam, ar Magnumiem, ar 338 galva visu laiku skan. Man tas vilcieniņš regulāri dzīvo. Agrāk viņš brauca prom kaut kā pusnakti tikai atbrauc. Tagad visu laiku. Tā ir nopietna lieta. Kā aiziet pārbaudīt. Bet tā šaušana jums bija pirms, tad, kad jūs to lielo pušku šāvāt? Tas toreiz bija. Tas ir tieši tā. To viņš vairs neatcerās. Jā, mēs tā PTRD pamēģinājām. Haidī, 12,7 vai 8, es neceros to kalibru. Lai jūs saprastu, tur 30, tur mēs pieliksim. Šāva Davis un es. Davis man pierunāja, ejam šaut ar šautenē, prettanku. Visi dienu domāju, ka tur tanki šaujat. Jā, visi domāja, ka blakus tanks šauja. Izrādās, tas ir PTRD. Bildīt mēs arī pieliksim, kas tas ir. Un datus vieglus. Un es domāju, labi, ko tur? Labi, aiziesim, izšausim. Davis ļoti labi ieplicoja. Bam! Visu cepuri nostradēja. Pēc tam es šauju. Tur interesantāk sanāca. Es tā neieplicoju riktīgi. Man caur galu ar to daudz redzēju to vidu. Bet mēs, es domāju, pieliksim. Ļoti interesants viņš. Emocijas man spilgtas bija ļoti... Arī ieliksim, kā ir. Bet es tikai pēc tam, kad mājās atbraucu un paskatījos 30,06, tas ir 3000 džouli ar kapekām, ja? Enerģija. Ja? Drusku virs. PTRD 30,000. 30, Karl, tas ir... Es nekā vesela saprata neizšautu tā, Ja es labi, ka pirms tam Wikipēdijā palasu, es neizšautu, es draudzējos ar smadzenēm. Tagad vairs ne. Kā beidzās? Es paliku, es jūtu, man atlidoja smagi, man tā kā vieglas satricinājums bija, bet es pēc pusotras stundas, es dabūju, jā. Pēc pusotras stundas es tomēr atgāju. Tā viss kraidīja, viņam tā diena baigi gāja labi, tāds uz enerģijas, tāds uz adrenalīna. Baigi, tā kā no rokas viņam gāja. Es domāju, bļāns, viņš tur sver, bišķiņ mazāk pa mani, kā viņš noturēja to, domāju, reāli plecošanai. A few moment later. Davis no rīta. Bals, tā kā es iepriekšējā dienā. Es veči laikam saindējos. Es domāju, David, kā mēs ēdam, visi tas austeres un vispārējais, tur neviens nesaindējas, tur citas problēmas tikai no rīta varētu būt no austeriem. Bet
Es saku, visi veseli. Laikam 100 gramu viski. Es saku, tā kā reāli, tu 100 gramus tikai iedzer ar koliņu. Nu, tur nekas ne. Vai pat kokčiku viņš kaut kādu iedzer. Nu, sports tomēr kā nekā. Vakariņā. Es saku, nē, tev atlidoja smadziņas satricinājums droši vien. Jā. Dāvis visu dienu. Bildi mēs pieliksim. Gulēja pie mašīnas. Jā, tā sačukurojas. Ļoti žēl bija viņu. Bet sports ir sports. Viņš tomēr mans konkurents. Pēc tam 2 nedēļas slimības lapā. Pēc tam viņš atbrauca mājās, jā, un tomēr viņu pierunāja aiziet pie doktora. Viņš aizgāja, jā, viegls smadziņu satricinājums. Jā, bet... Spēlēšanās lielajiem ieročiem. Tu pajautā viņam tagad, kad satiksi. Visi, kas satiek, Davi, pajautā. Davi, uzsaukšu PTRD un paskatīties emocijas. Man kāds saka, man tā šermulis tād. Tā kā tā ir galvertiņa, tā Davis balts paliek uzreiz. Bet ar smaidu. Neatkārtojiet, lūdzu, mājās. Mājās jūs ne. Mājās nevar atkārtot. Tu nevar atkārtot. Bet, ja ir iespēja, tad moška nemēģināt. Labāk nemēģināt. Jā, Simonovičs, starp citu, mēs viņam piedāvājam. Viņš mums lielu augumu virs, jā, Bet viņš paskatījās uz mums, izdarīja pareizu secinājumu. Mārē respekti. Es labprāt paskatīties arī. Reizēm liela māksla pateikt, nē. Zin kā, za kampaņu žit paviesился. Ejam, visi. Mēs te komanda. Es tā nezināju, ka viņi grib izslēgt konkurentu. Sanāca. Pēc tam, starp citu, vajadzēja iet uz kilometru. Man kāds šāviens bija sāpē. Plēc sāpē, viss mugurskauls sāpē. Drausmīgi. Es saspiedu zobus un reāli šāvu. Bet tāpat to atraumu es nevarēju uztaisīt pats. Tur man bija aizdomas, ka tas ir stobras nomira. Un jā, es atbraucu uz Latviju. Mēs pārbaudījām Davija organizētā treniņā Open 300 Madonā palējās. Pareiz. Ceru, ka tas pārtāvs pa sacensībām, kur atļauts. Vairāku posmu sacensībām. Tos vispār būtu sapnis. Kur atļauts viss. Šaujiet, kā gribāt. No kā gribāt? Kādu kalibru saprašanas robežā, jā. 300, visu. Tur visi, es atceros šito stāstu. Mēs tur no statīviem, no visa pārējiem šausiem, no sebiem, visi. Mums būs 100, no 100, 200, 300. Viens cilvēks tikai sašāva 100. No 100. Kopā saskaita kaut kāda bija 60 vai 70 mēģinājumi. Ļoti tāds jaudīgs treniņš bija. No 100. Pat neiet runa 200 no 200, ko visi tās, ka lietušķie šaušanā, ja mums atļaut, būtu 200 no 200. Tur 100 no 100 nevarēs sašūt. Diemžēl, ka parāda pieredze, ka ar šito labāk cilvēki šauj nekā ar visiem balsiem. Jo jāmāk šaut, tur ir mazliet savādāk, tāpēc mācamies šaut. Un es ļoti ceru, ka šita disciplīna parādīsies un būs. Caur federāciju. Labi, jūs uztaisījāt to Open 300, bet kāda ideja ir? Kad šaujat to, ko gribat. Idejiski... Lai attīstītu tehnisko šaušanu. Lai atšķirt arī ne tikai to, ka tur kaut kādu tehniski vai tur ierobežot, vai nezinu, tur no cimdiņiem, no kulaciņiem, bet atļaut izmantot visus balstus, visus statīvus un šaut pa papīru. Lai tu redzi konkrēti, nevis tur pa elektroniskiem mērķiem vai gongiem, kur kaut kāds, bet papīras pretzetā. Tur bija 5 cm desmitnieks. Jā. 5 cm desmitnieks. 70 daļa no Latvijas labākajiem šāvējiem un viens sašāv 10 no 10. Kas mums viena? Janka, jā? Jā. Saulīts, jā? Saulīts vienā. Jānis Malacis. Saulīts vienā. Bet vienmēr Jānim pēdējais 10. šāviens bija. Viņš visu laiku. Jā. 10. 90 punkti pēdējais šāviens. Norauts. 3 reizes šāvā, 2 bija ieskaits un 3 bija fināls. Visur bija viens un tas pats pēdējais norauts. Bet cepurinos, jā, malacis. Bet tur uz aprīkojumu ir apskaties. Labs? Balsti priekšā aizmugurē šitais tā. Bet tur sākās tie aprīkojumi cīņas. Tur tie ieroci var iespīlēt, tur tev viss ir. Tehnodročeri, jā. Tehniskais. Nē, tā ir. Nē, bet tur esam cilvēkiem izmantot. Un tu uzreiz paceļ citu. Es kājiņas testēju ar hidrauliku. Tās jau kaut kādas tur vakuum pumpis. Jūti? Vakuum pumpis, jā. Nē, tur grozīt. Baigi interesanti uzparīktē.
Man viens followers kolēģis iedeva patestēt. Vienīgais. Nē, man jau vairāk ir. Es ceru, ka operators arī pierakstīsies. Man būs jau 3,5. Uz jums es neskaitu. Bet bija interesanti uzparīgte, jā, bet viņa nedara šitai disciplīna, viņa pa augstu un viņu vajag kaut kur kalnos šaut, jā, extreme long shooting. Bet, diemžēl, tur nesanāks, ja tur atkal viņš sver un mēs svaru kategoriju nelienam, jā. Tāpēc, jā, tātad atgriežamies pie tā pasākuma treniņa, es ceru, ka viņš pārtāps, būs analogs, jā. Jā, bet cilvēkiem patīk, man personīgi ļoti patīk, Vilciņam no Madonas respekt pa šautuvi, jā, un atļauja cepuri nosties. Tur sen nebija, man bija pārsteigums, ļoti patīkama atmosfēra. Tā kā mājās atgriežos. Visi, kas uzzināja, visi prasīja, kāpēc mums nepaicināja. Jā, bet nē, tur aicināja Nebijāt pelnījuši. Pareizi. Ne, mēs sakām smieties, ka mēs uztaisīsim vispār tā kā, kad iPhones, ka pērka visu tā 3 dienas pirms tam. Tas ir slēgtais klubiņš. Viņām var tikt, kā aiziet, vai tev izspēlē vienu ies wild chartu, lai tur tiktu iekšā. Neaicināja ļoti vienkārši. Neaicināja tur nekā personīga. Ieteikšanās rītdien 8. Jā. Tāpēc, ka tas bija treniņš. Treniņš, lai izmēģinātu šautuvēs un kapacitāti, cik dienā var izšaut. Jā, protams. Un tur Dāvis pēc tam teica, bija cik tur tie cilvēki. Es nezinu, es pa skaitļiem, lai Dāvis nosauc, cik tur tie cilvēki. Viņš teica, jā, šī tik var izlaist dienas laikā. Es domāju, tas ir limits. Līdz ar to vairāk nav vērts. Bet, ja tu uztaisīji kaut kā 3-4 posmus, vēl ir kādā citā šautuvē, tad, protams, visi vienmēr netiks, un tad var tur tikt. Jā, bet mums jau arī tām šautuvēm ir tā kā ir. Jā, bet paldies Dievam, kādas viņas ir, tādas viņas ir, jā. Cerība uz Lietuvu. Tur jau posmu jau var taisīt. Uztais posmu. Lietuvieši jau braukt pie mums taisīt posmu. Jā, mēs varam. Jā, jo līmenis cilvēkiem aug. Mums latvieši pārstāv daudzas kategorijas, jau daudzas vietas, un jo vairāk mēs disciplīnas radīsim, jo labāk. Lietuvieši jau zināt valstī grib braukt, bet viņi nelaiž viņus. Tā viņiem vajag. Viņiem pašiem ir, kur šaut, lai viņi nebrauc. Man bija pārsteigums, liepainieki. Ja? Es varu viņus par liepainiekiem saukt? Viņi tur apvainojas reizēm liepaini. Jā, es arī nesaprotu tu dvižuhu, kas viņiem tur ir. Viņi tur iekšējā rīvēšanās. No tās puses. Tie ar krekliņiem. Zaļie. Cepuri nos, veči. Es skatos, es viņiem sekoju līdz, teikšu, es jūsu followers. Viņi, es nezinu, cik tūkstošus iemočīja ar to maskalibriniem. Viņiem tā izauga līmenis. Viņi šauja PRS, Lietuva, Polija. Edgars tur šauja Norvēģi. Cepuri nos, līmenis super. Man tikai prieks tā turēt veči ar lielākiem kalibriem. Šogad es sataisīju vienu Latvijā 22 vēl ir izmēģinājumi. Jā? Es nebiju. Tad mēs maz neaicinājām. Nedzirdēju nemaz tādas taču nebija dzirdētas. Tur tas arī bija slēgtais pasākums, lai izmēģinātu saprast un saprat, ka ja būtu šautuva atkal, kura varētu aprīkojumu turēt, tas būtu reāli labs pasākums. Mums ir WhatsApp slēpta grupa PRS attīstība Latvijā, bet laikam tikai apstājas uz PRS attīstības grupas. Tāpēc, ka problēmas ir šautuva. Cilvēki! Šautuves īpašnieki, kuriem ir 300. Mēs atradām vienu, kurai ir relevs. Bet cik jums distanci vajadzīgi? Maskalibra, es domāju, 300. Līdz vemšanai. Ar 150. Bet nevis tikai to tuneli vienu, bet nevajag tuneli, vajag leņķus augstums, tur bija uz ūdeni, tur zālītais, tur bija tādā relefāina. Šitais baigi skilo. Tas bija riktīgi labs. Šitās tekotas vecās karjeras. Bet oficiāli to darīt, viņš kā sertifikāšana. Tā ir vislabākā problēma. Atbrauc 60 cilvēki un piesaka medības uz lapsam. Un stāv lapsiņas. Tas nozīmē, drošība nodrošināta pēc likuma. Ir. Viss šaujam, piešaujam viņu.
Viss. Nu, kaut kas piešaušana ieroča dabūja pirmo vietu. Bet nē, mēs pa oficiāli. Visu vajag saskaņot ar federācijām, visiem pārējiem un šautu. Es ceru, ka sanāks atrast cilvēkiem šautuvi labu un tur realizēt. Ir kādam vecs karjeras, kur uztaisīt pa šautu un gatavs licences. Ja ir cilvēks, kurš gatavs ieguldīt neatgriezeniski savu naudu. Un laiku. Lūdzu, jā. Jā, mums bija viens projekts, žēl viņš izkusa, jā. Bet, nu jā. Bet tur mēs neiesim. Tas jau sen bija. Piecos kaut kur jāatrast. Tas jau ir beidz. Tur dzelzceļš tagad uztaisīt. Pa virsu. Tā būtu interesanti šaut. Vilciens brauc ātrais un tu tur... Tu starp laikiem. Uz kilometru, laikus, kad viņi brauc. Nu kā ir? Kur Šveice vai? Nē. Kura valsti bija? Šveicē. Jā, šosei. Es gribu tur aizbraukt reāli. Tas bildes redzēs apakšā brauc mašīnas droši vien. Nu, cik jūs sapratu, tur lohiem nevajag šaut. Ja tu sajauksi kaut ko ar barabānu, tur mašīnu... Nē, tur rītīgi valnis. Tu priekšā betona valnis un tu fiziski nemaz... Fiziski nevar. Tad tai lodē tev šitā jānokrīt, tu 90 grādos uz leju. Nē, tur Es zinu talantīgus cilvēkus. Nu, tik talantīgi, es domāju, ka nav. Labi. Tik talantīgi mums vēl nav. Nav dzirdēts arī, ja viņam būtu kāds problēmas, viņi būtu aizvēruši ciet. Protams. Bet Zviedrijā arī kaut kas līdzīgs, ka viņi no viena kalna uz otru kalnu šauja. Viņi tur elektrolīnijām arī šauja. Es gribu uz Skandināvu valstīm kaut kādām aizbraukt pašaut. Virs ezera, pār ezeram. Es gribēju otrā pusē un šā. Ziemā aizbraukt. Taču tas jau bija kurš gads 17. man liekas. Tas bija sen. Kur? Nē, vēl senāk. Es gribēju zvārdēt to aizšūteru uztaisīt. Uz ledus. Jā? Jā, bet mums tur norāva roceni. Safety first? Piezvanīja tur cilvēku un teica, ka labāk atceliet. Pareizi. Jūs Covid laika? Nē, tas bija vēl pirms Covid. Kaut kāds 14. gads varētu. Labi, ka ir cilvēki, kuri pazina. Nu, viņi lika vienkārši noraut roceni. Остановите, что вы делаете? Tas arī varēja, kā teikt, izvērsties labs pasākums. Bet, nē, ir forši, jo man liekas, ka tajā brīdī arī cik vienot valstī ilgi tagad jau ir? Es nezinu, es pačekosim. Mēs info pieliksim. Daudz. Ja ne pat vairāk. Bet man liekas, ka ar vienotu valstī tā kopējā Latvijas šaušanas prasme tālākās distancēs arī bišķiņi ir pacēlusies diezgan ievērojama forma. Es vienu ir Janka, paldies. Nu, visi Jāņi, jā. Visi Jāņi. Nē, man piesaisties Zamperts. Jā. Viņš man vienota valstī. Es aizbraucu ar 306 un 223 pirma reizi. Viens pats. Pirms tā es biju ar 308 drauga. 2 vai 3. Aķis Lupa bija momentāli un es visu pārdevu. Nu, šķīvis beidz šaut. Viņš bija atbrauc līdz Zvārdē pašāt un pēc tam viss. Tas bija pēdējais iestarp citu. Es šķīvjos atgriezīšos. Jūs tur baudiet dzīvi vēl. Nē, man tur panākumi baigi, ja nebija. Es dzirdēju, ka šķīvnieki šāvēja nākšot uz tālšaušanu daži. Tu uz turieni. Laiks smukt. Nu, reicinot, kā vienotā valstu veči šauva mednieki, ja nedod Dievs, viņi vēl šķīvis sāk šaut, nu tur, wow! Laižamies. Un sievietes, kā sāk šaut, tas ir, wow! Vienkārši mums bīstamas damas Latvijai, bīstamas tur. Es ceru, ka viņi sataisīs tur tālšāvu klubiņu dāmas un viņiem sanāks un brauks pa ārzemēm. Starp citu meitenes. Welcome. Mēs, kad mēs par jums fanosim. Jā, jums viennozīmīgi ir followers. 1, 2, 3 laiki ir. 3 laiki ir. Man ļoti patīk, kad sievietes šauj. Tas ir kaut kas fantastisks. Pa ko mēs tālāk tur runājam? Pagaies nulida. Pa to pājas. Es gribu uz Norvēģiju aizbraukt pašaut februāri. Bet es reāli samizu, zinu kā. Es nezinu, kā tur ģērbties. Es domāju, es atbraukšu, zinu, kā čīliņā, paskraidītu, sasvidīsi. Es reāli sēdēju un domāju, kā ģērbties. Un sākumā sapratu, ka nē, tomēr vajag aizbraukt ar kaut ko sākumu paskatīties, pačekot līdzi, jo reāli var nosalst. Nu, kaut ko sev atsaldēt. Jā, baigas problēmas. Mēs tomēr neesam tur pušeļi, kuri tagad 20 gadīgi hop izskrien un vienalga pliki paskraida, sasviduši viss kārtībā. Zakalīlis. Mēs arī svīstam jau vairāk.
Jā. Aizdusis lielāks. Aizdusis ir lielāks. Jā. Viennozīmīgi. Daži vienkārši pīpē. Es nepīpēju. Man doktors aizliedz. Man viņa teica, zini kā, Artur, ja tu gribi biežāk mani redzēt, pīpē. Bet ļoti skaista sieviete bija, ļoti skaista sieviete. Sieva pateica atmet, ja? Nebija sievas vēl. Viņa bija projekta. Es izvēlējos sievu. Es starp citu viņa rekurs sēž tur klausās kaut ko. Jā, Sinčā. Cintie Volkova. Čau. Ko tu tur uzvilki? Pastāstīsi. Nu stāsti, kāda ideja šitiem, kāpēc viņš tur šodien ir? Šitais? Jā. Un šitais, labi. Kam? Mums interesanta tema. Ļoti laba. Mums viņu pacēl šodien. Jā, tu pacēl. Gaisā. Kulaciņu kauja. Ādaži 300. Lietišķa šaušana. Mums sākuma bija ļoti interesanti posmi. 3 posmi bija, ja? 3 posmi 4. čempionāts, 3. Jā, 3 Trīs. posmi. Pēc otrā posma tur tas kipišs Facebookā sākās. Pēc otrā? Pēc otrā, Pēc Nē, 3. trešā. Pēc 3. Tas bija pēc Trešā, tāpēc, Tur 3 posmi, un pēc 3 piefiksē. kopvērtējums, kur tev skaita punktus vai individuāli un komandās. Bet tādā ziņā labi, vienkārši tur Facebooks vienā brīdī uzsprāda. Atdzīvojas, jā. 46, cik Uzreiz saka posti dalīties komentāri. šāvēja pa pusēm, tur dvižuha sakās. A man zina, ka man skumji bija. Latvija, jau skumji. Un tad BAM! Un parādījās enerģija. Un WhatsAppā saka, visu rakstīt tev, kas jums tur notiek. Par ko tas tur ir? Izsekošana, bildes, setupi, jā. Viennozīmīgi, jā. Tad atgriežamies. Pamatdomā. Mēs runāsim tikai tagad par disciplīnu 300 metri, ja? Tālšaušana. Mēs sauksim pa Latvijas tālšaušanu. Ir cilvēki, kuri 10 gadiem šauj šito. Jā. Un pamatdomā, rekur uzvelt cimdiņu, ja? Paņem plintīti. Maisiņu. Ja? Maisiņu nav. nedrīkst. Nav, Jā, maisiņu aizmugurē tur tad. kas Priekšā. Priekšā, jā. priekšā Priekšā drīkst ir. Nu jā. ar taktiskām kājām vai smilšu maisiņu. Ja? Priekšā. Tu vari šaut disciplīnu 300 metru. Nu, tas ir nolikumā, ja? Nolikuma, jā. Nu, Bet mums ir vietēji Elon Musk inovatori, jā, kuri izdomā, ka viņi var savādāk izdomāt. Nu, pēc tam arī spilgtie komentāri no viņiem nāk. Bet to mēs pēc tam laikam. Un, ko viņi izdomāja? Viņi uztaisīja restu, ja? Viņi paņēma. Rests priekšā Jā. ar vadīklām. Jā, re, kur mēs te viņu noliksim parādīt. Un fantastiski izgudroja visu. Nu, ko es varu teikt? Zelta rokas. Nu, inovators, cepuri nost. Tas setups strādā, mēs redzējām, jā. Bet mums parādījās ļoti daudz jautājumu pie mūsu tiesnešiem. Respektīvi, Un Saulfedam, jā. Kāpēc daži tiesneši skatās uz citiem? Vot tā? Gadiem, jā. Gadiem, jā. Ka kaut kas nepareizs cilvēks atver kaut bišķiņu muti, viņu dzen ārā. Bet pie tā visa izredzēti mums var runāt paši. Ļoti ilgi. Traucēt citiem šāvējiem. Jā, drīkst. bez problēmām. Easy. Un es uzskatu, tā ir problēma. Ja, es saprotu, ja jūs tur tiesnešus tur gūst, tad jūs parādiet nākošreiz šito zīmīti, mēs jūs izglābsim. Bet joki ir mazi, cilvēki ļoti daudz dusmīgi, un mums šaušanas sabiedrībā, es domāju, sadalīs uz divām pusēm, kuri atbalsta cilvēkus, inovatorus, un kuri neatbalsta. Es neatbalstu uzreiz. Bet viņš šitā daudz Nekā pat nepiedalās tajā sacensībās. Tāpēc, Tāpēc, ka viņi to nedarīs. Kamēr tur nekas nemainīsies. Jā, tāpēc, ka sports paliek, nu kā, kas ir sports un etika? Nu, ko, mēs padarīsim to sportu kā pa izsmiekliem, uztaisīsim. Mēs varam arī piedurties ļoti labi un izmantot nepareizu aprīkojumu, bet es domāju, ka mūs ļoti ātri nobanos. Mums jau to ir darījuši. Zin kā, labi, nu, es klāt nebiju, jo es tikai tīri no savas perspektīvas Tā, ko dzirdēji? skatoties es vienkārši šautu, zin kā, kaut ko es tur daru. Nu, labi, tiesnešu darbs nekad nav bijis
idejiski pateicīgs šitam jebkādai šaušanai. Vienmēr būs kāds, kurš būs neapmierināts, bet nav jau arī to tiesnešu. Bet ja ir tiesneši, tad, ja ir problēmas, tad ir nolikums. Noteikumiem jābūt visiem vienam. Nolikumam jābūt ir skaidri uzrakstītam, lai nav iespējas viņu grozīt. Par nolikumu raksta jau gadiem, visi raksta. Un tik un tā kāds atrod šitā, kā to visu apvienot. Tas variācijas par tēm. Vai šitā? Es pat šogad esmu uzrakstījis, kas 3 vēstules. Uz Sofedu, jā? Un neko? Par ierobežojumu. Atraksta tev, jā. Kāpēc neko nemainiet? Būs nākamgad. Jā. Kāpēc ne šogad? Ja tu par to runā jau vairākus gadus, kad vajag kaut ko mainīt. Un tad man atrakstīja tāds Latvijā zināms, kurš uzsāk ar tālšaušanu Mārtiņš Gaņģis, tur pēc visu šī lielā kipeša. Viņš saka, kas jums tur noteikti uzrakst? Viņš saka, jā, 10 gados, kad viņš vēl šāva tajā, viņš saka, nekas nav mainījies. Viņš saka, 10 gadus atpakaļ viņš tur šāva tieši tas pats, kas tagad. Un tu saki, tiesneši vai kas? Tie paši tiesneši, kas bija 10 gadus, ir arī tagad liela daļa. Tad varbūt tiesneši jāpamaina. Tur tas ir tāda, iespēja robežās. Tur ir daži cilvēki un dažas komandas, kuras par jebkuru varu grib uzvarēt. Tur ir dažādas konkrēta komanda, Nīma Libra. Visi grib uzvarēt. Jā, bet tu saproti, godīgas cīņas. Godīga cīņa, jā. Saku, ja mēs taisam sportu par izsmiekliem, tad taisam. Mēs varam ļoti izklaidēties šitā pasākumā. Mēs izklaidējāmies 3. posmā. Jā. 3. posmā, jā. Dzirdēji? Nē. Mēs uztaisījām jaunu komandu. Mēs aizgājām no LMS nekā personīga. Jā, uztaisījām jaunu komandu. Lai parādītu attieksmi. Jā, mēs nosaucam godīgu iesaicēju klubs. Šito es kaut ko dzirdēju, godīgi iesaicēju. Un mēs uzmanību bijām pievērsuši, jo katrs, kas nāca pretī, teica puši. Jā, uzreiz jautājums. Tur bija kāpēc, kāpēc mēs to darām? Redziet, mēs šaujam godīgie pēc nolikuma. Citi izmanto kaut kādus, kā es viņu saucu, čiteri. Un ja mēs izslēgsim čiterus no topa, tad tur viss mainās tabuliņā. Bet visstrakākais, ka viņi vēl dižojas ar to visu. Publiski. Un tas man nesaprotami. Var vinēt, jā, es neko nesaku. Cepuri nost, malači, līmenis arī izauga, viss. Tehniski jūs apčakarēt, malači. Bet es vēlreiz prasu. Tiesnešiem, kāpēc vieniem atļauts, a citiem nav atļauts. Un kad jums pateica konkrēti pārstāvji, aizradīja uz šito pasākumu, neviens nebija diskvalificēts. Neviens. Un tāpēc cilvēki dabūja pirmās vietas 2 reizes. Nevienas diskvalifikācijas. Kaut cilvēki paši Facebookā atzinās, ka 5 cilvēki ar šito plinti ar tādu uzparikti šāvā. Mēs paradīsim visus šitos. Tur pēc jau bija komentārs, ka viss ir atļauts, ar tiesnešiem runāts, ka tā drīkst. Tikai nākamajā posmā vairs tā nebija. Jā. Redz, bija pārtaisīts. Jā, priekšā bija pārtaisīts. Tad jautājums, ka sajūtās nērti, bet tomēr nebija atļauts. Bet varbūt bija labāks izgudrojums. Viņš bija vēl labāks. Cepuri nost. Es saku, gada tehniķis, gada inženieris mums ir Nīma Libra. Cepuri nost. Nepavelti viņi inženieri tur. Super. Ir motivācija attīstīties. Tāpēc vai mēģināt sakārtot un visiem uzlikt vienāds noteikums? Tas jau laikam būtu tomēr pareizākais. Tas būtu pareizākais. Nē, un vajag arī radīt vienādu attieksmi. Jā. Kas darīs pēc tam olimpiāda, kā viņš nosauca, ne olimpiāda, čempionāts. Tas ir, tur ir tā sarežģīti viss, bet, kas tur darīs sarakstiem, godiem tiesneši. Jā, viens cilvēks mūsējs bija pierakstīts uz sestdienu. Nē, sāc ar visu no sākuma. Davai, tu labāk uzzīmē. Tur bija kārtējā vēstule no manis jautājuma. Kā tur... Jā. Kurā dienā, kurā laikā tu tiksi klāt, tur ir sistēma viņiem. Tas, kas iesūta pirmais, to liek pirmajā maiņas sarakstā, un tad it kā iesūtīšanas kārtībā. Jā. Mēs, protams, to zinām, un mēs gribam tikt tad, kad gribam. Mēs aizsūtījām 7. augustā saraksts. Mēs sametāmies, izdomājam savu komandu, visi aizrakstam, visi zina, kad maiņas, visi aiziet, būsim pirmie, tiksim, kad gribam. Tiksim, kad gribam. Zini, kā atvaļinājuma laika, kāds grib piekdien, kāds sestdien. Atveram sarakstu.
Tur vienkārši pam. Bāngš! Tu gribēji sestdien, tu esi piekdien. Jā. Es saku, bet puiši, es uzreiz tā, tur puiši sacapās, es pats biju atvainājumā, es saku, labi, ar telefonu rakstīšu kārtējo sūdzību. Es aizrakstu pirmu atbildi. A, ko jūs te rakstiet? Tu tak šauju sestdien, tu rakstījies sestdien. Es saku, viss kārtībā, bet es rakstu komandas vārdā. Es saku, es nekur neminēju, ka es saku, kā cilvēkam tikt tajā dienā un cik ilgi pirms tam ir jāiesūta, lai tu dabūtu, kad tiec. Nu, mēs tā 20 pār dienas pirms tam iesūtījām. Klusums. Ko jūs tā taksījāt, tu tika sestdien? Es saku, sadusmojos, paprasīju puišiem, saku, atsūtāt, kad kurš netika. Mēs rakstījām sarakstu. Jo, lielākā daļa meitiņu tur šauja ar, daļā dzimuma pārstāvju šauja ar tētu ieročiem vai vīru ieročiem. Nav tur, kā Aelitē, 16 gadi, teiksim, kā viņai būs savs ierocis. Viņai jāšauj kādu. Ja viņu saliek ar tēti vienā maiņā. Viņa stāv, mēs tur esam sarakstījuši, ka kur šitā te un mēs gribētu tur tikt. Viņa es aizrakstīju. Tur bija kaut kāds 5-6 mums izmaiņas, kas ir salikts tā. Nē, neko nedrīkstot mainīt, tu puiši pirms tam bija sazvanījuši. Nē, viss saraksti ir iedoties. Jūs tie godīgi iesācēju klubs jau startējāt. Jā. Aizrakstījām vēstuli, pēkšņi izrādās, ka tomēr var samainīt. Tur katrs, tie, kas grib savējiem. Tie pēc laikapstākļiem iepriekšā dienā var izvēlēties piekdienas, sestdien, kuras laiks. Viņi viena diena, bet ja labs laiks, viņi atbrauc cita diena, viņi mainās. Ok, mainieties neko. Tur viss ir tik caurspīdīgi. Tie draudzīgi iesācēji. Draudzīgi iesācēji, jā. Gudrākie, tehniskie. Tāpat kā ļoti daudziem izvēlē šautuvētāji šautu, visi zina, un kreisajā pusē pirmais lodziņš ir labākais. Pirmais. Un ir tādi cilvēki, kuriem gadiem veicās izlozes. Agrāk bija numuriņi izlozē, bet laikam dažiem nepatīk tā izlozē. Tagad atnes tiesneši, ja? Tu gulēsi tur un tur. Bet vienai komandai totāli veicās. Kāds sakars? Es nezinu, veiksmīgi cilvēki. Es jau teicu, spēlēt loteriju, lūdzu, dotēt pēc tam. Un tas tāds par caurspīdīgo, godīgo sportu, tāpēc mēs esam. Pārējie visi pie lodziņiem, šitai pēdējai bija interesanti, 7. loks nestrādāja. Man starp citu, paldies tiesneši, jūs man pārlikat no 7. loga, kur es sapratu, bija problēma. Ar elektroniskajiem mērķiem? Jā, ar elektroniskajiem mērķiem, un man pārcēla uz 1. man paveicās. Es nezināju, kāpēc es 7. sākumā trāpīju. Man ir jautājums, kāpēc es sākumā biju 7. Bet labi, man diezgan labi sanāca, godīgi. Pirmo reizi es ar bērnu šauju, ļoti labi, es ļoti apmierināts. Es domāju, nākošu gadu mēs pacīnīsimies. Nākamgad soli nomainīt viņa noteikums, ka atļaušot tikai taktiskās kājiņas un smilšu maisu, bet tiesnešu izteikumu man personiski nākamo strīdus ābolātarē. Kādu? Aizmugurē drīkstošot izmantot, vai šitādus zem rokām mēs nedrīkstēšot neko turēt, tikai tavs galds. Grīda, maisiņš un tava roka. Vai šaušanai paredzētais cimds? Tad man bija jautājums uzreiz rodās. Kurš ir šaušanai paredzētais cimds un kur tā ir klasifikācija? ISSF standartā? Jā. Kur? Un nākamais... Šitais rekur ir standarta. Pēc standarta es zinu, kāpēc? Tāpēc, ka tu uz jebkurām Eiropas sacensībām atbrauc, viņš standartizēts. Tagad ir jautājums. Ja tas ir, lai popularizētu Latvijas sportu, kā noslēgumā uzrunā teica, ka tā ir mūsu valsts, mūsu atbildība, mums ir jātrenējas, jāaug, jātīstās. Atbrauc mednieks ar zirņu maisu. Tur ir bijuši cilvēki, kas ienes reāli graudu maisu, viņš grib izmēģināt 300 metros pašāt, vai ne? Un viņam tagad vai tu turi kulaku, bet kulaks reizēm, teiksim, man izšaujot 23 šāvienus, tur sāk sāpēt roka. Reāli tev tur atsetiens. Tu gribi uzvilkt cimdu. Ne, tev vajadzēs šādu certificētu cimdu. Latvijā ar to. Viņa var nopirkt? Nē. Tas ir tikai pasūtot ar internetu. Cik viņš maksā? Bet tur moška būs plāns, ka šaut vēl uz vietas, tiem, kam nav reiz nopirkt cimdu vai izīrēt. Ja jūs to nodarīt, viņš maksā tik, cik dažs labs 4-5 gados mednieks patronās iztērē. Tur sākās, es paskatījos pats, jo mēs joprojām šauju RBS tā. No 30 līdz 100. Es godīgi atzīju, es šogad tikai nopirku. Viņš maksā no 30 līdz 100 eiro. Man visu laiku draugi deva, vispār es domāju, nē, tomēr vajag. Un tu saproti investīciju. Tur tā problēma, skaties, смотри.
Šitais ir doma, šitais Sotakam parimāks. Ja? Agrāk viņš bija. Es nešaušu, es nešaušu. Cik tur, zini, cik patrons Jā, kāds tev rokas izmērs? Tu man neizstiep pēc tam. Tu zini, cik tur koncerti ir? Man ir triple XL. Noņem fiksē. Tu zini, ko tur rokas tur? Nē, ir lētāk. Šita ir Bet tas pamats, tāpēc, princips ka ir viņš ir kāds. Bet standartizēts. kāpēc to ierobežot un likt cilvēkiem pirkt aprīkojumu, lai viņš aizietu par piedod? Cik tur sanāk Ko koncertu tu gribi medniekam? piedāvāt? Šaut no šita te un cimdeņa? Nu, neierobežojot to cimdu. Nu, dara arī jebkāds Jā, ādas bet cimds tur, vai ne, kāds. tur ir daži boxeri cimdi. Nu, šitos te Es noņem tev varu cimdu. Es pielikšu, es kaut kur Jā, reāli. atradu. Kickboxera cimdis, kas ir. Man ir, es bildi ielikšu. 100 punktu, o te ieliksim, vai tur, kaut kur operatoram. Es nezinu, vai boksa vai kā turēt sitienu. Tu šāds palāts. Tur nekas Sparingi. nekustēsies. Sparingi cimds. Jā, tur nekas Viņš jau nekustēsies. plakanais, jā. Bet bez šitiem, ja Salfit arī nenomierināsies un nestandartizēs, protams, visu šito te neatrisinās, atkal pa cimdiem mēs sāksim arī piedurties nākošajā gada un šaut interesanti. Es domāju, jums būs interesanti skatīties, kā mēs ņirgājamies pa noteikumiem. Jo pašlaik notiek, ka cilvēki ņirgājas pa noteikumiem. Mēs jau esam Mēs sasnieguši negribam, visu, ko tu mēs gribi. negribam. Mēs gribam, lai visi Jā. godīgi šauj. 300 Jā. mērķis, kāpēc liela daļa cilvēku tur brauc, jo tā ir viena no iespējām, kur talšiem dabū sporta meistara klasifikāciju. Diemžēl tā Daudz ir vienīgā Tā ir vieta. vienīgā, kur mēs varam dabūt. Jā, jā. Un tajā brīdī, ja tu to esi jau sasniedzis, nu tad Man nav intereses vairāk. Nu, ja Nu, tad var sākt spēlēties. Es vienmēr šito disciplīnu uztveru par treniņu. Labu Man treniņu. tagad tikai šitai čempionāta man gribējās pirmo reizi šaubu uz punktiem. Jā, man bija baigais stimuls. Dēļ visa šitā, kas darās. Un sanāca diezgan labi. mums komandai. Bet es gribu tur braukt, tāpat trenēties. Mums Latvijā ļoti daudz liels līmenis un šāvējiem izauga. Un tā ir vienīgā vieta, jā. Nu, visiem turienes ir ar daudziem sporta sākās meistari. Un tas nav tik viegli, kā jūs zināt. Bet ja mēs sāksim tādus tehniskus uzparīktas izmantot, nu, tur meistari tā kā no pārpilnības rāga. Un mums ir tehniski Mēs cilvēki. ļoti labi pierādījām, ka ar labu setupu meitene var šaut bez problēmu. Meitenes var šaut bez Pasaka, problēmu. kur reizes šāva vispār? Jā, jā. Kura tā bija Četras šaušanas reizes reize? sporta meistars gatavs, jā. Četrās Četras reizes. reizes Pat sporta godīgi, meistars. jā. 2 reizes bija Tad- gadā jāizšķir. Zigā, ja tā... Cilvēks netrenējas. Jā, nu, ir talantīgi cilvēki. Daudziem tas nesaprotam, man arī nesaprotam. Bet jā, tādi ir. Un mums tādi cilvēki Un iedodot vairāk un vairāk atbilstošu starp aprīkojumu jauniešiem. viss? Jā, Iedod atbilstošu aprīkojumu, kas tur tā sagatavots lieta. viss. Tā, es tik būnas vēl neesmu sporta meistari šāvs un man liekas, ka nekur. Brauc, nākamgads 300. Nu, Būs. Tev Mēs tev palīdzēsim. Tu gribi startēt mūsu Mūsu komandā. Mums vēl varbūt izskatīsim tavu kandidatūru, ja tu uzteiks ieteikumu. Ja ir tā kā motivācija un man var pavilkt, tad Mēs jau- te varēsim tad- motivēt. tad- Mēs tad- motivējam. Pirmā pieslēgties. Parasti jau grūtākais ir to motivāciju kaut ko matīt. Mēs jau sāksim ar to, ka, lai komandā tik tev jau būs jāiztur Atlase. Jau tev jācetrē, jau. Tev jau ir jācīnās par to. Un, ja tu pazaudēji atpakaļ, nevar tikt vairs, tad tev būs stimuls tur turēties. Jā, Tad mēs te varam izdomāt kāds noteikums. Vai ne? Mēs vienmēr varam. tu biji. Nē, man Pagā CV jāraksta? Tas ir obligāts. mums tikai caur roku pazīšana. Šitas te. Un dāvanām, ja? Kā mans ieteicējs Armands Reicis teica, ko tu vari pateikt par Arturu? Nu, neko nezinu, es viņu vispār nepazīstu. Nu, kaut kā tā bija. Armand, paldies, tad es stājos kolektīvā, jā. Un tad man pagarināja uz gadu uz priekšu. Nu, tur bija cits stāstījums, bet nu, tāpat. Bet tas bija labs. Nu, ar cilvēku mēs kopā staigājām blakus. Jā, TikTok ir sveiciens, starp citu, brauc pie mums. Parunāsimies ne tikai par Hubertu, kas jums tur ir preces, bet vispār par mēdībām ar mani tev labi iet. Es tavs followers, starp citu. Es arī. A, tu zini, kas tas ir? Followers vai Armands? Nē, Armands. Vai Tu TikTok? zini, kas ir Armands? Protams, kas ir. TikTokers jaunais. Man TikTok kanāla. Man arī nav. Starp citu, viņiem ir jaunais, jā, Hubertu TikToks. Kā viņam sauc?
Nezinu. Es neesmu tik. Bet es redzēju, ka ir... Mēs atradīsim ietekos. Ka video TikTok zīmēs. Ir TikTok. Ir Tā kā man TikTok Cepuri nost, viņi savu auditoriju tur ķer. Armand, tev labi sanāk. Jā. Jā. Nē, tur malacis. Tā, te ko mēs radaži 300 daram tālāk? Tu šaujam Mums bija, šaujam, tad mēs viennozīmīgi Bet cīnamies par noteikumu maiņu. Jā, mums daudz jautājumu bija, mēs viņus atspoguļojam, neatspoguļojam, es nezinu. Bet lietuvāņu šaušanai nav sapulcis kaut kad? Jā. Viņiem ir, vajag iet Saufadā un droši vien kaut kādā tālšaušanas sekcijā, ja tiekšā dalības un tur un lietišķās un tad sāk grozīt, bet mēs ceram uz veselu kaut kā tādu, Bet tur jau, Nē, tur nav jēgas, Tak nolikumā tur jau visi ir pasaikuši, kāds viņš jābūt. Mēs viņam esam gatavi uzrakstīt, viņa pat tas nav jādara. Kā tu veselīgu sapratni tu tur gribi cerēt, es nesaprotu? Ka beidzot kaut kas mainīs. Kā vienam ir bratāns, kuram ejam parunāsim, tur cilvēki sūdzām. Es personīgi redzēju, izsauca cilvēku un ārā stāvēja tur gandrīz apskāvās, rokas spieda klusiņam, lai neviens nedzird pārējie. Davai piecelies izai ārā no šēnes, vai? Mums ar saulīt šitā izdzina. Mums ar saulīt tā izdzina. Saulīts atnāk tur kesterēlis, viņš saka, tak nevajag vēju mērīt, viņš tur atbild, bet tiesni uzreiz, abi ārā. Jā, un visi tā lido. 20 minūtes vēlāk ir šaušana, beidz viens komandas pārstāvis šaut. Pieiet pie viņas cilvēks, un labi saka, man tur šitā tas. Es saku, tiesnes, nekur runāt cilvēki. Kāpēc viņus ārā neraida? Tu ko? Tur aptvari tā bija, paskatījos uz mani, tu ko? Pēc tam tur laikam palūdzu lēnām, tur tā baigi negarbīgi, es teicu, tu mani tik pompozi izdzina. Vecai buki nevarēja pieņemt lēmumu, kurš ies un slānis, jā, un tad viņi jaunāko aizsūtīja, bet viņš tik lēni negribēja gāja, ka tie jau pamanīja un viņš pamuka, bet nebija, neizraidījumi nekā, veči, come on, tā nedrīkst. Pie tā visa arī, jūs mūs dzenāt visus ārā. Es personīgi, kad šauju uz ieskaiti, man diezgan labi gāja. Blakus Animas Libras cilvēks pabeidza, Klišņin pienāca un saka, runāt skaļi. Man vajadzēja pacelt galvu un viņus padzīt. Un tad pieskarēja tiesnesis. Bet viņus neizraidīja ārā. Come on, veči, ja ārā tā dara. Un tā viņi dara regulāri. Visiem čihāt, viņiem pie vienas vietas uz cilvēkiem. Un tā attieksme. Un attieksme rada attieksmi. Un ja viņi tā darīs, tad pret viņiem arī tā darīs. Un viņiem kaut kas jāmaina dzīvē, man liekas tā. Jo mēs esam gatavi arī Saufadā ietiekšā. Jā. Izklausās katrā ziņā pēc vienas sezonas, ka es te klausos, jums tā tur jautri ir. Mums te normāls seriāls. Dzīve bija, mēs tiešām, nevis mēs sežam tur... Jā, kā tu šautu, tev tur tā kā nodega šitais te, jā, tur tehnika vai kāds. Tu tur tiesai baigi interesanti, es atbraucu pie tevis ciemos. Tas bija pizdēts. Un Toms Tīniec viens par šautu. Mēs gribējām podcastu filmēt. Jā, es biju pilnīgi vienkārši izlasījis. Tomam bija Zibens, nodega tehniku un viņš viens tiesnesis var. Viņš organizēja visu pasākumu. Viens tiesnesis var jāpaldies. Paldies, kā teikt, visiem iesaistītajiem no dalībniekiem kausa posmā Alnī skrējušajā cūkā 35 un 50 metros. Bet, kas palīdzēja notiesāt, bet jā, es šito te 111 sērijas skrējušā cūkā 50 metros izlaidu viens pats notiesāju. Saskaitīju un vēl par acī nosauc trāpījumus. Tad man vairs vakarā vispār runāt negribējās. Arturs Sintī tā darauguši. Ko darīsim? Nav. Brauksim mājās. Bet pasēdējām. Bišķiņi vismaz pasēdējām un pa mājām. Tad tu atgāji, ja? Jā, bet pa mājām. Bet jā, tas arī bija tāds labs piedzīvojums. Es jau biju, godīgi sakot, aizmirsis pa viņu. Redzi, ka es tev atgadināju. Jā. Bija tāds gadījums. Kas mums vēl atdažas 300? Sarakstus mēs pieminējam, jā? Tas 7. lodziņš, mistisks jautājums. Atbildēt varbūt tas vairāk retoriskais jautājums. Kāpēc vienam šāvējam atļāva nākošajā diena pāršaut, jo viņš šāva 7. lodziņā?
kāpēc visiem cilvēkiem, kuri šāva tajā lodziņā, neatļauja pāršaut nākošajā dienā. Kas bija 7. lodziņā? Viņam bija kaut kādas tehniskas elektronika. Un mums pirmo reizi mēs redzējām, un mūsēji šāvis bija uz sestdienu pierakstīt. Viņu izsvitroja, jā, un tā vieta ielika to cilvēku, kurš pāršāvās. Jo cilvēki zināja, ka viena cilvēka nebūs. Jautājums, kāpēc jūs tā darāt? Jo, ja mēs kā maiņas, kā komanda tur mainamies, tā ir norma, kuru mēs iemācījāmies no citiem, kā mums saka, mums tie ir inovatori. Un kāpēc izcitroja cilvēku? Un uz mūsu lūgumiem pie tiesnešiem ejiet sekretariātā tur cīnīties. Fantastiski. Nu, jūs nopietni veči. Vienam var pāršaut, a citam vispār nevar. Mums bija 3 mājas tikai. Labi, ka jūs tur 4 mājas uztaisiet. Jums daudz jautājumu veči, ļoti daudz. Nekā personīga, bet jums jāizturās pret cilvēkiem cilvēcīgi. Jo tā jūs šausiet tur vieni paši, man liekas. Sevišķi, to grib? Nu, laikam tā grib, jā. Bet tā attieksme viņa iet arī uz citām šaušanas pasākumiem. Man, piemēram, daži cilvēki pienāca arī vienoti valsti un par to, es neceros to vārdu tam tiesnesim. Tur daudz, vienot valstī daudz tiesnesim. Pie Sāba viņš tiesē. Un man teica daudz cilvēki, viņi saka, es saku, ejiet tur šaut. Viņi saka, mēs pie viņa neiesim. Cilvēks, godamais cilvēks no Saupfeda, tiesnesis. Tas ir zvaniņš, ka pie tevis negrib iet cilvēki, tāpēc, ka tev jāmaina kaut kas attieksme. Padomā par to, lūdzu, jo tu stāvēsi viens pats un dzīvosi viens pats. Nu, man liekas, nē, visur jābūt cilvēciskumam. Jā. Tā, man viss bija. Man tā ir sāpe, es tev godīgi pateikšu, tā ir mana sāpe, tāpēc, ka es dzīvoju ar šaušanu un to sabiedrību, un es ļoti daudz zinu par to, ar ko cilvēki elpo un kā viņi dzīvo. Attiecībā uz šaušanu. Man tas interesē, tas ir mans dzīves stils. Jā, piekrīt. Jā, un es šķīvjo šitā nav. Un es vienmēr būšu... Jāsāk šķīvi šādi. Es no šķīviem aizgāju, zinu, kāpēc. Man bija tur dažas kļūdas. Nē, es piesapinājos tur un visu. Tomēr tas ir kompānijas. Man tagad ir komanda, ar kuru es šauju un braucu. Tas ir kopējs intereses, un mēs ar to dzīvojam. Un paldies, ka vēl vairāk kompānijas parādās un jaunie cilvēki nāk. Bet, diemžēl, jā. Šķīviem bija tā, mani mācīja Egils Aboliņš, apaļo es zināju, ka es nešaušu, man patika sportings un angļu sportings stāvēs, man ļoti patika, joprojām man patika, es atgriezīšos, bet kaut kā viņa aizgāja cita līmenī, es toreiz nevarēju pavilkt. Tīri finansiāli, tur dziļa krīze bija un daudzi attīstījās uz priekšu aizgāja, viņi tur jau Meksika, kur tur šāva, viss, es jau atpaliku. Riktīgi. Bet es tagad varu cīnus pa 100 pār eiro. No, es nepirktu. Es ļoti ceru, ka jūs viņus neaizlieksiet. Nu, tāpēc, ka tas būs nākošais jautājums. Es tikai galvenais sievai neteikt, cik cīnus šis maksā, jā? Vislabākais, es savam kolēģiem pajautāju. Viņš saka, es pasūtīju uz firmu. Viņš saka, ļoti labi, Vadim, pasūti man. Viņš pasūtīja. Uz labu roku. 2 cimdi. Tāpēc, lūdzu, Kreļi, ja jums vajag tādus cimdus, ir. Liekas. Vienu jau Kreļis, viens nopirkā. Jā. Bet, jā, atgriežamies pie tā. Nē, man šobrīd laikam interesantākais jautājums ir, kā Ilvars ar šito visu sācis nodarboties. Ilvars, jā. Ilvara, kā tev vispār gāja? Mēs tā uz negāju. Sāksim ar sākumu. Zini, kad vispār es sāku? Nezinu. Sāku vispār cūku mērs. Nebija ko medīt. Nebija ko medīt, es vispār sāku ar Eiropas zvēriem. Ar gaņģi un visiem pārējiem. Un pēc dažām sacensībām, kur īsti, kā jau kāds teica, man arī bija daudz maz labs līmenis jau vispār. Bet es tevi un tas sākās vienoti valstī. No, jā. Aizgāja ar vienotu valstī ar 223, tad aizgāja 300 un tad aizgāja lietišķā šaušana. Un tad sākās šitie te visādi draugi.
Bet mēs tā nesen sākām šaut pa lielam. Nu jā, arī bija skumji. Bija skumji. Tagad rakšņāties, kā mēs sākām. Jā, bija skumji. Jā, šāvam šķīvis. Bija skumji, šāvam šķīvis. Nu. Eiropas vairos, ja tu šādiem Es sapratu, kāpēc es aizgāju no šķīviem. Kompānijas. Tāpēc, ka atceries, tur bija problēmas ar šķīvju ražošanu, pirkšanu, visu pārējo. Un to angļu sportingu uztaisīja. Un citi arī ir daži cilvēki, kur šautuves organizēja ļoti interesantas sacensības. Tā pati Šnepīte, Jāloja bija ļoti. Es katru gadu. Aigar, lūdzu, uztaisīja. Es tikai daļ tā visi tur. Es tur piesatinās, starp citu, tur vislabākie mani rezultāti bija. Vienas sacensības. Tev laba sacensības. Un pēc tam jūs viena brīdi noguruši, vai kas tur bija, vai tur krīzes vispārējais šķīvī nebija, un arī cilvēki noguruši. Un viss tas izzuda, un reāli nebija ko šaut. Kā tu teici, sīdēl jau domā, skumji bija, jā. Paidu, ka papīrojas šaut, jā. Un tad galvenais atrast labo kompāniju pareizi. Jā, tā ir atslēgas vārds cilvēkus, kas tev pavāk līdzi. Es savu kompāniju atradu. Tu savu kompāniju atradu? Godīgo iesacēju klubs. Godīgi iesacēju klubā. Jā. Man patīk pacīnīties par taisnību. Man arī patīk par taisnību. Un mēs būsim par taisnību, jā. Ja jums ir kaut ko interesantu runāt, jūs zināt, kur rakstīt, zvanīt. Godīgo iesacēju klubs. Vai godīgi iesacēja klubs ar Gmail? Nē, vienkārši savu attieksmi. Jums ir stundas 20 jau kaut kādas. Jā? Kaut kādas 20. Nu, vienkārši pat tam neviens neskatīsies, ja 2 stundas. Es jau skatoties kāda tēma, ja mēs iesim tūlīt pa komentāriem konkrēti, kurš ko. Tu gribi šito? Tur tu vari atpalsīt, cik stundas komentēja. Nē, nu tu es domāju, ka... Linda nesaucā vārdus un uzvārdus. Roman Zalps. Nē, es vienkārši tur visi pēc kā. Ģirts, respekt. Ģirts ir... Tu cīnīties par taisnību. Ne tikai šautē, bet arī par taisnību. Ģirts, tas, kā es skatos, kā Ģirts ar šito visu ņemās un darbojās. Bet viņam ir izaugs līmenis. Viņš protams, bet viņš arī pilns tos mājas darbus. Es brīžiem abrīnoju, ko viņš tajā šautuvē ir izdomājis. No tā, kad mums jau uz Vārdē vienīgais pieejamais ir 100 metri. Jā. Tā kā no 100 metriem viņš arī ar vispārējā tiek ļoti labi galā. Ilvars Liepiņš, Anri Priede, Valerijs Bulavčiks. Gaidam atpakaļ tāšajā klubiņā. Viņš brauks šogad uz Poliju, rudeni. Viņam patrons kaut kur. Bet es teicu, es viņam teicu, tu visu esi pārdevis. Ko tu teici, man ir blazers vēl? Es no Valieras nopirku toreiz Kalesu viņa. Kad viņš zavizāl 624. Tas ir mans pirmais nopietnais pricels bija, jā. Paldies, Vaļera, es izbaudīju ar viņu. Un tagad viņu bauda mans draugs. Jā, viņš ar viņu šau. Es nožēloju, ka es viņu pārdevu. Ar viņu fantastiski bija medīt cūkas, jo to, ko tu ieliki, to mehanismu no medību optikas iekšā. Persika. Bet tos nelasi, nevajag. Mēs jau bijām... Es nelasīšos, es vienkārši skatos. Es negribu tā čirnuha iet. Tas ir drausmas. Tur ir jāmēnās. Šitais labs, jā. Salfet, šitais mums atļauts. Šitais taktiskās kaiņas ir. Jā, taktiskas lokamas kaiņas ir. Jā. Kurš teica, ka nevar divas? Nav nolaikumā, ka nevar divas. Moškova ar kaut kādu pilnās lietas apakš arī nāk. Varbūt tur vienkārši kaut kādas 4 kājas salikt. Nē, mums varētu būt šitā formāta problēma ar šūpošanu. Nav, tas nav, to neprasās. Tas neprasās. Svaram nav. Nav, tur var 20 kg būt. 4 kājas rimiņās. Nav svāra. Tur strādā. Tajā brīdī sākās variācija, kā mēs varam tur šmīgļi, bet ir taču vispār... Nu kā, bet ir taktiskās kājas ir. Nav rakstīts, ka nedrīkst 4. Skaties, būt līdz zirnekļiem. Ar visu to, ar visām negācijām, visu pārējo, mums nākošgad ļoti daudz cilvēki taisas šaut, tālšaušanu, Latvijas un tālāku. Jā, vai atgriezties cepuri nost. Un tie cilvēki, kuri tur, nosauksim tā, godīgi, negodīgi, visādos veidos, bet jebkura gadījumā jums ļoti izauga līmenis un pateicoties jums mums arī. Un
mēs attīstamies, un mums ir pa ko nedrīkstam varīties mūsu varžu dīķi beidzot. Nu, skumji bija, reāli, es tev saku, nu, skumji bija tāds pagurums. Nu, skumji. Un daudzi latvieši brauc uz daudz valstīm jau. PRS Itālija vēl kaut kungu vai ne? Tu jau biji Nē, Itālijā, tas tagad ir nebija izklaide. tā bija izklaide. Atpūta. Nē, veči tur ļoti nopietni jātrenējas. Man bija plāns šogad, pēc pagājušā gada, man bija plāns. Bet sakarā ar to, ka mēs šaujam komandā, un mums komanda izdomāja pagājušā rudenī, ka mēs šausim extreme long range, tas ir līdz 2,2 kilometri, 2,2 kilometri, stāv gongs 50 uz 50. Zinītis, viņš ir zinītis. Kā to realizēt? Nu, mēs sākumā pierakstījāmies, pēc tam sakām, kas ir galva. Kā to izdarīt? Un tāpēc mēs vāzējam, visa koncepcija PRS vienkārši nobira šogad, jo mēs taisījām plintes, visu pārējo un braukājām, mēģinājām sašaut tos extreme long talšaušanu. Tā ir extreme long shooting. Tad mēs Latvijā gadā 4 dienas tiec uz kilometru izšaut, tad tur puiši brauc uz 2 kilometriem. Un mēs gatavojamies, mēs 5 cilvēki brauksim uz Sicīliju, mēģināt to visu pasaules. Atkal mēģināsim atvert kaut kādas durvis uz citu disciplīnu. Mēs brauksim ar 6,5 PRC, ļoti uzskačātiem uz steroidiem. Maksimums, ko mēs varējām izspiest, nu tā kalibra mēs laikam izspiedam. Un paskatīsimies, kā tur būs. Tur, starp citu, būs tieši online. Viņi visu tur diskutēs, jūs varēsiet skatīt. Jā, online visu. Maksas? Tur kartīna būs. Tur tādi cilvēki pierakstījies. Mēs tur atbrauksim ar šito kā ar maskalibreniem. Tur 33 XC būs. Čeitaki 375. Mums Latvijā, kāpēc nevar? Bet grib cilvēki, grib federācijas varat sportsmeņiem palīdzēt. Priekš sporta mēs neprasām medību. Palīdziet kaut kur kolorāros, kur iztumiet, lūdzu, 375. Cik jaudīgs kalibrs nevajadzēs? Labi, 33 XC, kaut ko tādu. Lai mēs varētu sacensties, braukt un pārstāvēt mūsu valsts. Tas ir nē. Tur jau ar likumu neiet cauri. Drausmas. Jā, palīdziet sportsmeņiem. Kāpēc tāda attieksme? Nav. Saprot, tev tur iekšā kaut kādam lobbyam jābūt, kas tev tur gribētu tev iestumt iekšā. Tad lai pacenšas kaut kādi cilvēki, kuri tur pazīstami viens ar otru. Mēs varam pateikt, kas notiks, ja atļaus tādu kalibru atļaut sportam? Un kas notiks arī pretī? Nekas? Kas notiks? Es Latvijā kur ir tas risks un bēdas? Un, zin kā, tur arī nebūs tā, ka tas jau nav kalibrs. To nepirks kalibrs un setups, kuru tev te katrs trešais nopirks. Nopirks 10, labi, būs 10. Sākums tas ir desmitnieks. Jā. 10 kā, tas ir sākums. Principā lādēšanas, viss tur ir kilograms pulveris, ir 50 ar tādiem patrons un struķiem beidzās, mēs teiksim. varam šaut Polija, Itālija, Francija, kur Norvēģija. Nē, Norvēģija laikam nebija viņiem tik. Kur viss. Mēs pat mūsu valstī nešausim. Jā, bet mēs varam vienot valstī gan, tu beidz pa sāp mērķi kilometru. Pa sāp? Tad tā ir... Bet tad jau vairs nebūs interesanti. Tā būs tuvšaušana. Ja es ar 375 čeitāku 1290 gongu. Pum! Tur ko darīt? 1290. Tad es nesaprotu, kāpēc ierobežot. Mums cilvēks rekur pa papīru šauva ar Krīdmoru Polijā. 1400 metri. Viņš magnuma kategoriju pierakstīja, gribēja parādīt. Mēs visi teicām, nē, tur lodes atlidos kā gludekļi. Nē! Viņš pat grupu cepuri nost par viņa vēlmi un gribēšanu izdarīt un pārbaudīt. Izdarīja, pārbaudīja, var. Jā, tas ir droši vien viss maksimums, ko var. Ar PRC-hu bišķiņ tālāk var. Tas ir magnums. Viņi lido labi. Wannabe magnum. Wannabe magnums. Jā. Tāpēc, ja mums atļaus lielu kalibru, mēs vazēsimies viennozīmīgi ne Latvijā, kaut kur citur un pārstāvēsim mūsu valstī. Un tas atbilstēs koncepcijai, jā, ka mūsu šauvē var
Mūsēji šāvē? Var. Jā. Es zinu, kādas vēl sacensības gribu ļoti apmeklēt. Ja mēs runājam par tādām šaušanām, kā tādām, kur izsedina tevi, paņem visu līdzi, savu aprikojumu, un tu vāzējies sutku. Panākti, un šī tu atrod lokā. Somijā kaut kas nebija līdzīgs. Itālijā ir, Somijā arī kaut kur. Bet tagad jau... Nākošais gads mēs kaut kur Rumānijā atradām. Bet kur tad tagad Latvijā taču arī bija NBS, bija ielikuši augusta beigās, arī bija starptautiskās snaiperu sacensības Ādažos pat. Ar NBS ir viena problēma. Mēs tur iekšā netiekam. Jā, tāpēc, ka tev jābūt zemesargam vai, Tur jābūt tur iekšā. Ja es negribu tur iet kā arminieks, kā es tur varu tikt, jā. Diemžēl. Tas slēgtais. Tur es domāju, kooperācija arminieki ar civiliem var fantastiskus rezultātus radīt. Bet ir priekš militaristiem un parastam civilim personam. Jā. Slovenija, Rumānija, neatceros, kurš. Un Itālija. Un tad, ko tu paņem, izmanto, ko tu gribi. Bet tikai viss jāsaka. Un vāzējies. Jā. Tas nozīmē, ka tev ātri ierobežosies mugursomu, tu atņems tikai to, ko vajag. Atrod mērķi, izšau, dabūj, nedabūj, visu, ej tālāk. Viss. Rumānija vai Slovenija, sam mēs precizēsim, kur konkrēti. Tur bija arī vāzāšana, bet no neērtām pozīcijām, kā PRS. Jā. Vēl uz Bulgāriju gribu aizbraukt, viņu teklās pašā. Tas nav snaiperu sacensības uzdevums, ka tev Tur nav tikai apgulies izšau. Teiksim, kā vienot valstī, kā tagad ir apgulies izšau. Tur ir nāk šaušanas ļoti interesantas. Starp citu. Mēs jau šogad braucam. Bet mēs vēl varam paspēt. Nākošgad. Nākošgad mēs varam paspēt, jā. Šogad varētu būt, ka nesanāks paspēt. Tāpēc tikai mums attīstās. Un ja mums palīdzēs, mēs būsim tikai pateicīgi un mēs lepni nesīsim Latvijas vārdu tālāk, vairākas un vairākas valstis. Un daudz, kur mūs jau zina, ka mēs trenējamies 100 metros. Jēj! Viņi netic mums, starp citu. Viņi domā, ka jūs ko? Oļu uzskata mums 100 metros, jā. Viņi domā, ka mēs jokojam, bet nevaram. Jā. Bet tā ir ļoti patīkama lieta, kad tu stāvi. Sajust viņus uzvarēt, jā? 1, 2, 3 vieta, jā. Kur jūs trenējat? 100 metros? 100 metros mēs trenējamies, jā. 100 un 300 ādažos. Un, jā. Viss, beidzās. Bet nē, mums neko vēl nevajag pieminēt, kādas mums šogad sacensības. Šogad viss panākumiem varbūt sezonas ir beigušas. Ilvar, es sapratu, ka tu kulāciņu kaujas. Vismā, es jau pilnu. Vislabākais kulaks. Šogad tā senāts. Kuras vietas tu paņem? Vietas tur nebija. Nu, tas ir kopērtējumā lietas šajā trijos posmos. Individuāli. Pirmais bija sliktāk, otrais bija sliktāk. Tad tu sauc vietas? Vietas es neatceros. Es zinu, ka trešajā vietā es biju pirmais un tad bija kopērtējums. Kopā bija šogad 4 šaušanas, 4 sporta meistari. Jā. Visās 4 izšauts. 188, 192 un 194 punkti. Labs. Es arī savu personīgu. Tas personīgi labākā sezona šeit. Tas ir visi 4 šaušanas, 4 sporta meistari. Normatīvi, tas ir tāds. Tas ir labs. Tavs personīgi. Tavs mēs zinām, tu ir labākais Night Hunter. Jā. Kad ir tev nākošie izaicinājumi? Nu, tad nākošu gadu jāšauj jums te 300, bet es to CV iesūtīšu. Tev ir 5 komandā vispirms. Tu zini, ka mums ir balsošanas princips, jā? Principā, jā. Nu, es ceru, ka man izdosies. Nu, ja neizdosies, es sapratīšu, es neapvainošos. Mums vēl ir otrā maiņa. Jā. Gada man apņemība. Es jau godīgi noguru no tā visa jau bišķiņa. Uz mežu jāaiziet. Nē, es kad dabūju lietušā šaušanā kausu un noliku visur, es sapratu, ka man viens kauss pietrūkst. Jā, kāds? Ja lietušā šaušanā ir, labi, čempionāts, tas ir vēl viens īstenībā padomju čempionāts, un vienot valstī no pirmās vietas. Man ir. Man ir otrā, 2 trešās, bet pirmās nav. Bet man nav lietišķē šaušanā. Nu, bet es ceru, ka nākošu gadu mēs to mainīsim. Jā. Tur bija labi šai? Jā.
Jā, mums Jā, tas jau. Man vajag patrenēt. Cik tev punkti ir? Pneimatika vēl. Mēs tev pieņemsim komandē, tu bišķi šaus. Es jau šaubos. Es teicu, ka es noguris visu, tagad aizbrauksim uz tām sacensībām, bet es atcerējos. Pneimatikas kausi vēl sāksies Dobelē. Tur ir interesanti. Tur es vienreiz izpaļauju, ka es gribu ar atspērnieci 250 sašaut. Es centīšos. Tikai man vajag optiku atrast pareizo, kura tu... Kas neizbirst. Kura neizbirst. Es pat nezinu. Tā ir izrādās baigi liela problēma. Jā, tā varētu būt. Nevis 250 pat trāpīt, bet optiku uzlikt. Tā ir big problēma, boss. Tāpēc, jā, mums šaušanas, skatieties, mums šaušanas principā sezona Mums jau vairs nebeidzās. Nu jau šobrīd jau visu laiku. Un plus mēdībās tagad viss. Tagad buļu sezona sākās viss. Bet mūsu puse, es no Barbeles novada, Bauskas novada no Barbeles. Un mums silti baigi, ja mēs tā zinām, ka na jugah. Un mums viņi tā, lēni, nekur nesteidzoties. Tā kaut ko panākti, jā, mēs gaidām, kad būs. Bet, jā, es to feelingu jau noķeru, tāpēc es tagad, jā, termo arī meklējumos, jā, es paliku slinks. Vajag nopirkt termiķi. Tomēr. Ejam. Nē, tu man savu stumsi, nē. Tas ir loģiski, kuru termiķi es nopirkšu. Vai... Hikvision? Himkro. Himkro? Jā, starp citu skatījos. Šodien vispār mēs... Šodien Nē, mēs es dzirdējām. esmu- Šodien vai mēs vakar dzirdējām Himkro, tur Latvijā nav jāpērk. Tur esot citas valsts, kur esot lētāk. Es domāju, Nopietni? jā, viens ārprāts vienkārši. Ko jūs cilvēki runājat vispār? Bet Nē, jāpērk pie mūsiem, tāpēc, ka cilvēki Protams. cenšas. Ja mēs Protams. pērkam kaut kur Ņiva bidu braļukasiem, mēs iekonomam 20 eiro, bet atcerieties vienmēr, ka pie vietējiem jūs nopirksiet, jūs arī dabūsiet to feelingu atpakaļ. Servisu. After sale un servisu. Ja jūs nopirkat Lietuvu vai kaut kur citur, tad pret jums arī attiecīgi attieksme Rumānijā. būs. Jā, bet kurš nodrošinās servisu? Jā. Un cilvēki cenšas, daudzi kantori. Mums tā varžu dīķi ļoti daudz kantori, kuri piedāvā. Bet jums paveicas, ir konkurence un tirgus piesatināts. Un cilvēki cenšas un jebkuram pārdevējam aug līmenis. Tāpēc atrodiet savu pārdevēju, kā es saucu, jo mēs nepērkam lietas, mēs pērkam no cilvēka, no konkrēta pārdevēja. Es zinu, ka es daudz lietas pērku no Toma, tāpēc, ka man vienkārši patīk tu par viņu komunicēt. Tupa komunicēt. Tas ir slova parazīt. Bet, jā, man patīk attieksme. Es zinu, man patīk pie Armanda Reķa pirkt ļoti labi. Tāpēc, ka es zinu, ka es būšu izklausīt. Un viņš mēģinās atrisināt to problēmu. Ja Man ir problēma, es atvainojos. Kāda? Es netieku galā ar pušku. Tātad Es tev varu palīdzēt. Winchesters, XPR, Sporters, Nevaru es tev 306 kalibrā. Es nevaru tev palīdzēt. Ar ko lido? Pasakiet, ar ko lido? Šobrīd ir izšauti apmēram 4 vai 5 veidu munīcijas. Tik vien? Nelido. Tik vien? Tas Zini nekā kā? nav. 306? Nē, tas nav manējais. Tas ir klients, kurš man brauc uz šautuvu šaut. Un, saprot, mēs jau varam šaut, bet es redzu, ka viņam jau tas katrs šāviens ir tāds 3 eiro. 3 eiro. 3 eiro. Bet arī, jā, īsti nav kurā virzienā skatīties. Un varbūt kādam ir lietošanā un var pateikt, ka ar šitajām čotka lidoju. Varbūt tomēr viņš neprot šaut? Nešauju. Otrais jautājums. Tu proti? Tu tā kā ar tādiem lieliem kalibriem neprot šaut. Zigā, 100 metros es varu sašaut bišķi labāk nekā Spaiņa dibenā. Labi, kāda grupa viņam? Spaiņa dibens, burtiski? Jā, Tu burtiski. tiešām ir Spaiņa dibens. munīcijas problēma. Jūs Pārgāja nemēģinājāt? pāri orocim visam, optikai. Optika bija noņemta nost, uzlikt atpakaļ, ķīķeri, viss ir kārtībā. Kronšteini. Glušak noņēma, Kronšteins noņēma sliedes, pats lika virsū, tur viss ir kārtībā. Vienkārši tā grupa ir, tur brīžiem kaut kur salido, viņi tāda bišķiņa ciešāk, bet tā grupa ir tāda
Nu, priekš medījiem varbūt caur zobiem ciešama, bet nu, viņa nav. Viņa nav. Un, nu, es vienkārši redzu, ka viņam ir, nu, viņam sāpīgi ir šaut visu laiku, un tu saproti, ka tur nekas tur nevācās kopā. Varbūt uz Maskalibrani jāpaiet. Tur nav tik sapīgi. Variants, jā. Nē, jā, cilvēki palīdziet lūdzu cilvēkam, jā. Jo, Jā, redziet, cilvēks nemierīgs, viņš grib palīdzēt klientam. Nu, jā, jāpalīdz. Tā ir svarīgi, tā ir attieksme, kur es neko Bet es ierakstīju jau tajā Ragi Dūņās grupā vakar, tur arī neviens neatsaucās. Tāda grupa ir? Jā. Uzaicini man arī. Man pa maz grupas WhatsApp. Davai, tev. Bet tur, Es tev arī uzaicinu. Jā, labi. Bet, Ragi Dūņas. Ragi Dūņās, jā. Mums taču bija šogad grupas sacensības uz vārdu arī. Tas ir jums lokālais kaut kāds? WhatsApp grupa, nē, tur pa visu Latviju ir. Da labi. Jā. Bet viņi ir tādi, nu, plus mīnus. Es tev apsolu, ka tavs CV Tikko bija viena vieta uzskatīties. Jā. Uzreiz, kad viņš Bet tev jāiepazīstina ar sevi, kad tu pieslēdzies grupai, tev jāiepazīstina, kas tu tāds esi, Jā. kur tu medī, kādas tavas mīļākās medības, kādas trofejas tev, nu, tā tālāk. Tur nav tā, ka vienkārši pieslēdzies tur ceļu policijas Tur čatam. ir bans, ja kas tā bans. Ja tu neiepazīstini, tad tu esi ārā. A, tur nav tā, ka nopietni? Jā. Nu, tas ir normāli. Bet otrais jautājums, tur nav tā, ka tur pēc tam dziņ. Bet bildītas tās, nu, kuras staiga pa visiem čatiem. Nē, tur vai jūs nopietnas lietas tur visādas ne pa tēmu īsti neiet riņķī. Es tev galeriju varēšu parādīt, kā tur izskatās. Bet smalki noreklamēja grupa. A, kurš ir organizators grupai? Organizatori, viņi tur īstenībā ir vairāk administratori. Tu tur esi? Es neesmu administrators. Ne. Tad viss kārtībā. Tad mēs sākam ticēt. Redziet, mēs reklamējam cilvēkus labas lietas. Droši vien, bet nu, forši, nē. Zikā, tur brīžiem ir tā, ka, ja tu dienu neesi pieslēdzies un tu attaisi tur kaut 60, 80 ziņas, nu, tad, jā, citreiz nesanāk, ka tu viņām izēj cauri, bet tā ir tāda forša, interesanta medību viedokļu apmaiņa. Tur atļauj brīvi izteikt savus viedokļus? Nu, principā... Vienreiz tu izsaki viedokli un pēc tam tu, nevari ieiet čata. Ir bijis čatē, kur šāds ir problēmas. Demokrātija te nestrādā. Viņa lēnām nomirst, jo viedokļi, brīvi viedokļi tiek ietekmēti. Ne, tā grupa, ja es nemaldos, ir gadi 2 vai 3. Tev jauna. Un... Teic jau to vēl nezinu. Nu, kaut kādi 500 plus, man liekas, kad ir dalībnieki. Jā. Jums tur nopirkt kaut ko var? Nevar neko nopirkt. Ļoti labi. Es jūsu klients. Tas ir tāpat, kā atceros man šitie te hunting in Latvija, hunting Latvija, hunting Latvijā, hunting in Latvijā. Armāns tur arī ir. Hunting. Tikko atceros, Armāns mācīt darīt. Man liekas, es vienu grupu tikai atstāju Facebook. Man es tā noguroju, es jau nesakoju, kur. Tu lasi, kur lasi? Tur 150 grupas jau, viss tas pats gandrīz. Nu, jā, protams. Tā informācija tagad ir tik nenormāli daudz, kad ir jāmāk kaut ko izslēgt vienkārši ārā kaut kādā brīdī. Jau viss? Jā. Pietiek. Slēdzam ārā. Jūs kondicionēru izslēdzat? Mēs jau kondicionēru startā jau izslēdzam, lai viņš tā nerūt. Bet, protams, es domāju, kāpēc man, es tā svīst. Saviņojos tā emocionāli pa šaušanu sportu. Vai tomēr kondicionieris izslēgts? Izrādās otrais. Jau viss? Viss. Čau, vienīgs. Čau. Mēs būsim atpakaļ. Drīz.